Domina Shopping, lai sanāk pārspēt sevi. 6 sporta veikali, 61 apģērbu un apavu veikals, 17 kafejnīcas un restorāni, 27 veikali bērniem un 16 veikali skaistumam, 22 mājas preču veikali, kā arī 32 dažādi pakalpojumi un lielākais iekštelpu izklaides centrs. Domina. Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs cik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Vakar, dārgie futbola draugi, un arī telpu futbola, futzālu un jebkāda futbola paveida draugi, jo šī ir diezgan liela diena gan telpu futbolam kopumā, gan arī visam Latvijas futbolam. Elites kārta Čempionu līgā telpu futbolā, Rīga FC pret Francijas čempionu vienību no Lavals, Lavals zvaigznes pretī stāsies. Laba līmeņa komanda, bet jāteic, ka arī Rīgu gribētu saukt par laba līmeņa komandu abām divām vienībām. Pirmā spēle šajā turnīrā, jo šodien kopumā sākās. Šis turnīrs sākās ar pārsteigumu. Pirms kādas stundas Barcelona izlaida pēdējās sekundēs 3 punktus un sāka ar neizšķirtu 2-2. Turnīra pirmā kārta, 1 aplis, 4 komandas, 4 dienu laikā šeit viss arī tiks noskaidrots un galvenais, kas jāapsaka, ka tālāk tiks uz četrnieku tikai grupas uzvarētāji. Tā kā Barsa pagājušajā gadā netika uz fināla četrnieku Anderlekta aizlika kāju priekšā, un tagad Barsa ar diezgan novainātu sastāvu traumu dēļ, diskvalifikācijas dēļ sāk šo turnīru ar 2 zaudētiem punktiem, bija vadībā, bet smagi gāja arī šīs vadības iegūšana, lai gan pārsvars kopumā bija diezgan liels un būtu pelnīta uzvara, bet tā netika nosargāta. Beigās 5 tā izrāva punktu itāļu, bet lūk tiesnešu brigādi. No Anglijas, no Zviedrijas, no Rumānijas. Kā ierasts sabraukumā konkrēti tiesnešu brigādi, kas rotē pa spēlēm. Šajā spēlē Marks Berkets no Anglijas, Adamirs Ārdičs no Zviedrijas un Lācis Čobanu, 3. tiesnesis no Rumānijas, bet lūk rīdznieku kapteinis Maksims Seņs, kurš vēl nesen bija apslimis, bet tomēr būs ierindā, bet toties slimības dēļ nebūs Artūra Strasdiņa, kura vietā Romans Raškovs, kas ir pieteikts šim mačam. Nebūs diskvalifikācijas dēļ Andžeja Mickeviča, kurš uz šo turnīru ir izsaukts, tā kā gan jau, ka viņu redzēsim citā vakarā, bet lielākā, skaļākā un arī jaunākā ziņa ir tā, ka Rīga FC šobrīd ir bez galvenā trenera. Artūrs Šketovs nebūs šovakar un nebūs droši vien arī nākamajās spēlēs. Rikardiņu jūs ekrānos, galvenā šā turnīra zvaigzne, par to varbūt drusku vēlāk, bet Artūrs Šketovs šobrīd nepārāk skaidrā statusā viņa nākotne pie Rīgas kluba stūres. 2 darba versijas, oficiālā versija, ka veselības stāvokļa, veselības problēmu dēļ nevar viņš šajā turnīrā palīdzēt. Un varbūt netrenēs vairāk rīdznieks vispār, bet neoficiālā versija ir arī pavisam cita par iespējamu konfliktu iekšienē. Bet katrā ziņā šajā spēlē oficiālais galvenais treneris vai galvenā trenera vietas izpildītājs būs Vitolds Masalas. Ilgadējs Artūrs Šketova asistents, bet Rīgas klubā šo sezonu oficiāli arī sporta direktors.
pieļauju, ka de facto varbūt galvenais treneris šajā vakarā varētu būt cits asistents. Dmitrijs Jakovļevs, vēl nesen arī aktīvs spēlētājs. Arī, domāju, ka arī nebūs pārāk skaļi teikts, lai saukt viņu par vienu no zināmākiem Latvijas futbolistiem vēsturē vai līdz leģendas statusam aizvelk. Var pastrīdēties, bet tomēr. Daniels Fogels, starp citu, arī uz šo turnīru ir izsaukts un viens spēlētājs, kurš līdz šim Champions League sezonā nebija piedalījies. Francijas komandai, šādi rāda formas tērpi, jo ir daudz arī privāti sponsori. Francijas klubs izcīnīja savu pirmo titulu pavasarī, bet šobrīd to droši var saukt droši par Francijas labāko, vai bagātāko nematēšu teikt, bet noteikti spēcīgāko futbola klubu. Un dažu gadu laikā diezgan strauji izaugsme līdz ar Access Rikardiņu iepriekšējā kluba pazušanu no kartes pārņēma stafeti. Vispirms pārņēma Parīzes Sporting, bet tagad pārņēma Lavals klubs, kas audzēja budžetu, piesaista privātu sponsorus un arī pārunājis ļoti daudz bijušos Access līderus, gan Francijas izlases vadošos spēlētājus Muhudinu un Mohamadu, gan Francijas izlases kapteini, gan arī Marokas izlases vadošos spēlētājus Bilal Bakali un El Masteraru. Tā kā diezgan labs sastāvs Francijas klubam, pašspēku samēriem. Pirms šā turnīra ieliku prātā, ka šis varētu būt tāds ļoti labs lakmus papīrīts jau šis vakars konkrēti Rīgai, jo gribētos teikt, ka šī varētu būt cīņa par potenciālu otro vietu. Diezgan Barsas zaudētie punkti tiešām, un Barsas sastāv problēmas šo grupu padara ļoti atvērtu. Ir tikai viena ceļazīme uz fināla četrnieku, bet jau uz papīra Barsa ir liela favorīta, un pēc budžetiem arī ir liela favorīta. Tad, pašreizējos sastāvos, es domāju, ka visas pārējās komandas pie sevis klusībā diezgan pamatot uz kaut ko cer šajā grupā. No Latvijas Kēzolē Lādze laika tiesnesis, bet laukuma tiesneši. Tātad pirmais tiesnesis no Anglijas, otrais no Zviedrijas un trešais tiesnesis no Rumānijas, Rīgas sākuma sastāvs. Nevienmēr šie sastāvi, kas ir protokola, atbilst realitātei, bet es pieļauju, ka šāds varētu arī iziet. Igors Slavuts vārtos un 4 leģionāri argentīnieši Vargas un Vaporaki, Brazīlietis Talis un futbola leģenda Rikardiņu. Ārpus Brazīlijas neapšaubām labākais futbolists vēsturē, varbūt arī vispār vēsturē, ja arī skaitam Brazīliju. Lavals kluba sastāvs, vārtos Francijas vārtsargs Marquē un pa 2 marokāņiem, pa 2 francūžiem, 4 šo 2 izlašu, laba līmeņa izlašu vadošie spēlētāji. Maroka iepriekšējā pasaules kausā bija ceturtajā finālā, ilgā laikā 3 reizes sagrāvusi Latvijas valstsienību pārbaudas spēlēs. Francija pagaidām tikai vienreiz spēlēs fināla turnīrā, bet Francija varētu teikt, ka ir šobrīd viena noteikti no visstraujāk augošajām futbola valstīm Eiropā. Gan izlases ziņā, gan klubu ziņā. Un izlase šobrīd ir ļoti labās pozīcijās, lai debitētu pasaules kausā. Vēl ir pēdējie 2 solīši. Jāspēr grupu turnīrā. Lavāls komandas galvenais treneris Manuels Moja. Arī starp citu sava kluba sporta direktors, tā kā abi 2 klubi šajā ziņā ir salīdzinoši līdzīgās pozīcijās. Tiesa gan, protams, ka Moja pie kluba stūres atgriezās, pie komandas stūres kā galvenais treneris atgriezās krietni laicīgāk, ja mēs raugāmies uz šā turnīra kontekstā. Jo septembrī no amata negaidīt atkāpās iepriekšējais galvenais treneris Andrei Vanderlejs, Beļģijas brazīlietis. Arī viens no Champions Leagues izcilniekiem, līdzīgi kā Rikardiņu. Tā kā šādas netiešas tikšanās šovakar nebūs. Vanderlejs vēl līdz rudenim bija labākais vārtu guvējs Champions Leagues vēsturē, bet Rikardiņu ir viņu apsteidzis. Šo sezonu jau guvis 10 vārtus, bet apsteidza viņš jau priekšstīšu kārtā Salaspilī. Vaporaki, Rikardiņu, Vargas sekrānos, bet Vaporaki, Rikardiņu 2 pasaules čempioni. Tā kā daudzoši šajās 4 dienās runāsim par pretinieku zvaigznēm, par pretinieku zvaigžņu līderu CV un sasniegumiem, bet tādi ir arī Rīgas leģionāriem. Un 2 pasaules čempioni ar 2 dažādām izlasēm. Īstenībā šādu faktu nevar ielikt arī Barcelonai, jo Barcelonai pasaules čempioni ir tikai Portugāles izlases sastāvā, ja es neesmu kādu aizmirsis.
Tātad spēle sākusies, Rīdznieki pelēkos formas starpos ar bumbu Tallis. Es gribētu teikt, ka sezonas sākumā manuprāt, manā subjektīvajā skatījumā labākies ar leģionāriem. Vairākas sezonas Spānijas augstākajā līgā, vairākas sezonas Portugāles augstākajā līgā, bet tieši konkrēti šajos mēnešos Rīgas sastāvā, vismaz no tiem mačiem, kas ir redzēts, gan Eirokausos, gan arī derbijos pret RFS, un, protams, pret citām Latvijas komandām grūtāk novērtēt, bet kopumā šajos mačos es teiktu, ka Tallis, manuprāt, ļoti labu sniegumu rādījis, ļoti stabilu sniegumu rādījis gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Arī viņš gūst ar citu 10 vārdus. Bet tātad Tallis ar 37. numuru, brazīlietis, numur 3 Dilans Vargas, Argentīnas čempions, numur 22 Kiki Vaporaki, pārnācis no Itālijas, augstākās līgas. Pasaules čempions, Dienvidamerikas čempions, pasaules vicečempions Argentīnas izlases sastāvā un Ricardinho, protams, pasaules čempions Portugāles izlases sastāvā, Eiropas čempions Portugāles izlases sastāvā, trīskārtais Čempionlīgas vēgrā UEFA futzala kausa ieguvējs gan Lisabonas Benfica, gan arī Spānijas Inter sastāvā, un vārtos Igors Labuts. Latvijas lase ir debitējis, bet saukts tiek ļoti reti, tiesas gan visdrīzāk ne jau savu sportiskā līmeņa dēļ. Starp citu, ja par izlašu treneru runāt, tad Vasko Lujičs šeit ir uz vietas, Latvijas lases galvenais treneris, arī RFS galvenais treneris, un tāpat uz vietas arī Francijas, Itālijas izlašu galvenie treneri, tā kā šeit ir diezgan daudz prominentu futzala cilvēku. Francijas klubam savukārt vārtos Louis Marquet, un arī pirmie gūtie vārti, diemžēl Igors Labuts ar šo sitienu galā netiek. Neveiksmīgi nospēlē Labuts savā pirmajā nopietnajā epizodē, un jau spēles 76. sekundē vadībā izvirzās Etoile Lavalloise. Komanda, šāds sitiens, protams, ka ir jāņem, jo īpaši elites kārtas pašā sākumā. Vārtus guva droši vien, ka labākais spēlētājs Lavalles kluba sastāvā marokānis Sufians El-Mesrārs. Pagājušā sezonā atzīts par labāko spēlētāju Francijas čempionātā. Šo sezonu Čempionlīgā 4 mačos viņam 2 gūti vārti, Francijas čempionātā 13 gūti vārti 10 spēlēs. Abas divas komandas ir ne tikai savu valsts čempionas, bet arī pašreizējās līderes ar diezgan dominantu sniegumu, un vēl viens sitiens El-Mesrārā izpildījumā, šoreiz garām. Rīdznieki uzvarējuši visos 7 mačos Latvijas virslīgā, vēl arī Superkausā viena spēle. Tikko varēja būt 8. spēle virslīgā, bet tā nenotika, tāpēc, ka neieradās pretinieku komanda, vismaz nepilnā sastāvā. Raba futbola parks ieradās, Raba neieradās, ar to šī spēle nemaz nenotika. Bet Francijas klubam savā čempionātā tikai 2 zaudēti punkti un arī laba bilance. Diezgan daudz graujošām uzvarām, tikko arī uzvarēt vienu no cīvākajām konkurentēm Sporting. Tā kā diezgan labā formā šajā sezonā. Arī iepriekšējā Čempionlīgas posmā pamatkārtā labs sniegums pret Lisabonas Benfica, neizšķirts 2-2, turklāt bija vadībā arī 2-0 Francijas klubs. Pēc tam uzvaras pār pārējām grupas komandām. Gan pār Dobovets Slovenijas klubu, kas 4-0, kas bija turnīra saimniece, gan arī pār Rumānijas Galāciju 10-4. Graujoši uzvara, bet pie rezultāts arī 4-3, un pēc tam izauga diezgan strauji līdz 8-4. Pirmais noteikumu pārkāpums, tas ir Lavalles kluba sastāvā, kluba izpildījumā. El-Mesrārs, kā reiz tas bija. Kurš noteikums pārkāpumu, droši vien mēs šajā spēlē redzēsim diezgan daudz. Vargas ar bumbu, Ricardinho. Ricardinho ieradies Latvijā no Indonēzijas, bet pirms tam Eiropā viņš spēlē tieši Access sastāvā, ar ko 2022. gadā Rīgā viesojās Čempionlīgas fināla četrniekām. Francijas klubam tas bija pirmais fināla četrnieks klubu vēsturē, klubu futzala vēsturē. Pagājušajā sezonā Sporting neiekļuva arī elites kārtā, bet te jāņem vērā, ka pamatkārtā ir 2 zari, viens spēcīgais zars
kur pēc būtības spēlē 12 vadošie klubi plus 4 drusku vājāki klubi. Pēc ranga pa vidu starp šiem klubiem ir 4, kas spēlē otrā, mazāk vājākā zarā un attiecīgi stiprajā zarā no 4 komandu grupas tiek ārā tikai 3 klubi. Tiek ārā 3 klubi, netiek tikai 1. Savukārt vājā zarā tieši pretēji. Tiek tikai 1 un netiek 3 klubi. Sporting pagājušā sezonā pamatkārtā savā grupā palika pēdējā pozīcijā. Tāpēc arī neiekļuva vēl līdz kārtām. Rikardiņu uz īsu laiku pamet laukumu, bet visdrīzāk standarta situācijas dēļ ir atpakaļ un jau otrais sods labalu un arī diezgan laba pozīcija. Gan tiešajām sitienam, gan arī kombinācijai. Seržiņu arī devies laukumā, brazīlietis. Arī diezgan labu sniegumu rādījis pavasarī spēlēja Champions League pusfinālā ar Anderlecht. Tā kā arī viņam ir Champions League finālā 4 pieredze. Vaporaki, Talvisam, Vargasam tādas nav. Tā kā, ja mums, piemēram, ir Rikardiņu, kurš karjerā sasniedz jau gan visu, ko var sasniegt, tad pāriem leģionāriem šī arī ir laba iespēja panākt savus karjeras augstākos sasniegumus, tāpēc viņi pietiekami izsalkuši. Vismaz tā vajadzētu būt. Lai gan jau sāk arī baumot, ka gan Rikardiņu varētu iespējams ziemā tomēr Rīgu pamest, tā kā skatīsimies, kas notiks turpinājumā, bet pagaidām tā ir tālu nākotne, pagaidām svarīgākais elites kārtas rauns un pagaidām 0-1 uz tablo. Vēl viens moments Elmestrāram. Laukumā devies arī 22. numurs Nelsons Lutēns. Vēl viens Francijas Ilas spēlētājs, kurš ir bijis kopā ar Rikardiņu Akses, un tāpat arī ar Vaporaki spēlēs Katānijā, Itālijā. Tā kā šeit gan šovakar, gan arī nākamajās spēlēs būs diezgan daudz tam līdzīgu saikņu, jo īpaši jau, protams, ar Rikardiņu, bet ne tikai ar viņu. Un Rikardiņu, protams, arī pieteikami lielu savu karjeras daļu. Šodien savus karjeras labākos gadus pavadīja tieši Spānijā. Inter Movistar komandas sastāvā. Un Barsa bija viņa konkurente, un tāpat tagad Barsas galvenais treneris Velasco savukārt bija Rikardiņu treneris gan Francijā, gan Spānijā. Tā kā šeit tiešām daudz šādu saikņu īpaši ar Rikardiņu var sasaistīt, bet pagaidām Rīga meklē savu pirmo momentu, varbūt tagad. Artums Kozlovskis devies laukumā. Pagaidām, laikam, vienīgais Latvijas laukuma spēlētājs, kurš ir ticis šovakar laukumā. Laukuma malā redzam jau Dmitrijs Jakovļevs, asistents gan Šketovam, gan šovakar oficiāli arī Masalim, bet tieši Jakovļevs ir tas, kurš mums pagaidām komandu no laukuma malas vada. Būs interesanti paskatīties, piemēram, ka būs minūtes pārtraukums, jo vai tas būs Dmitrijs, kurš kaut ko zīmēs vai bīdīs, vai kāds no spēlētājiem, jo, piemēram, arī agrāk bija minūtes pārtraukumi, kad tas pats Vaporaki mēdza uz tāpulītes pārbīdīt kauļus. Tas gan nav nekāds milzīgs, varbūt, pārsteigums futzālā, tā pietiekami bieži notiek arī spēlētāji savā starpā kaut ko sarunā, jo tieši viņi ir tie, kuriem ir jāizpilda šīs kombinācijas un līdz galam kārtīgi jāsaprot, kur likt bloku vai kur atsekties, kur rotēt un visas pārējās darbības veikt. Elmestrārs atkal. Dmitrijs Kuzmīns arī devies laukumā ar 10. numuru. Pēc pasas Baltkrievs, bet Latvijas Baltkrievs. Pēc jaunākās reglamenta definīcijas viņš arī vairs nav leģionārs. Jo arī futzālē ir ieviesta federācijā sagatavota spēlētāja definīcija. Elmestrārs. Lai iedotu šo piespēli, bija jāceļ bumba gaisā, bet tāpēc, ka uzcēla bumba gaisā, tā bija grūti apstrādājumi komandas biedriem. Tāpēc nesanāca šeit izdarīt sitienu. Bet arī Dilans Vargas jau grasās atgriezties laukumā drīzumā, tā kā izskatās, ka šajā turnīrā varētu būt pieteikami šaura rotācija. Ja, protams, ka virslīgā vai arī Eiroklasos ar iepriekšējos karās, ka tomēr Rīga lielākoties bija pieteikami izteikti uz spēļu favorīta, varēja atļauties rotēt vairāk. Tad šovakar es domāju, ka jo īpaši komandas iedzinies lomā, kā tas ir tagad, varētu redzēt tiešām diezgan šauru rotāciju ar 6, 7 varbūt spēlētājiem. Lutēns. Atpakaļ jau Mesrāram. Viņš pret Kozlovski. Arī numur 8.
Kaiki, Brazīlijas devies laukumā Francijas klubam, tā kā daudz varam uzsvērt Francijas un Marokas spēlētājus, bet ir arī brazīlietis. Komandas rīcībā un stūrstiens Lavaldes klubam. Labi atsedzās Kaiki. Vaizusies aizskait rīcniekiem Seržiņu. Tāls sitiens un nopelna viņš stūrstienu. Rīgas komandai. Seržiņu, Kozlovskis, Vaporaki un Kuzmins laukumā Rīgai. Šeit vārtus, protams, varētu tikai tad, ja būtu kļūdies vārtus, turklāt arī bumba, kā redzējām, lidoja garām Martin, tā kā ļoti labs iznākums šai konkrētai epizodē, bet stūrstiens ir jāizmanto. Neizdodas gan piespēlēt Vaporaki. Ilgus gadus futzālā dominēja Spānija, Brazīlija. Otrādā secībā jau jāsauc Brazīlija un Spānija, bet jau kādu labu laiciņu. Pirmkārt, šie lieta ir paplašinājusies, un otrkārt arī medaļas un titulus sāk vākt citas komandas. Eiropā šobrīd jau svaigākā pagātnē tieši Portugāla ir numur 1. Lai gan pirms turnīriem droši vien joprojām Spānija ir bookmakeru favorīte. Kozlovskis skaisti, bet vajadzīgs ir iznākums šai epizodei. Tomēr bumba pie vārdsarga. Portugāla ir arī pašreizējā pasaules čempione, un 2 pasaules kausa fināls pēc kārtas ir spēlējis Argentīnai. Vaporaki sastāvā atgriežas Vargas, atgriežas Rikardiņu, gaida arī iespēja Tallis. Kurš pieļauj, ka mainīs Kuzminu. Tad pagaidām šāds četrnieks laukumā. Vargas, Rikardiņu, Seržiņu, Kuzmins. Un pāri vārtiem raida bumbu Dilans. Tomēr Seržiņu mainās pret Tallisu. Bet tā kā Kuzmins, kā minēja, tad pēc pasas ir Baltkrievs, tad, protams, joprojām laukumā 4 leģionāri. Vismaz pēc pilsonības. 2 sodi Lavaldes klubam. Pagaidām vēl tālu līdz robežai, līdz 5 sodiem. Ar 6. ir sodstiens bez sieniņas. Bet tas ir kaut kas, uz ko var mēģināt likt akcentu. Un krāt vēl noteikumu pārkāpumus. Pareizāk teikt, provocēt šos noteikumu pārkāpumus. Tribīnes nav pārpildīts pirmajā vakarā, bet Rīgas fani ir tribīnēs. Bija arī Čehijā pamatkārtā. Priekšstīšu kārtu Rīga uzņēma Salaspilī. Pārspēja Vācijas, Turcijas un Azerbaidžānas čempionu vienības. Turklāt šī grupa pat bija nosacīta grūtāk droši nekā pamatkārtā. Ja turki tika grauti ar 22-1, tad pārējās 2 spēles gan bija pietiekami nopietnas, īpaši pret Azerbaidžānas klubu. Bet Čehijā liels uzvaras, vismaz pēc rezultātiem liels uzvaras pret Dāņu, Čehu un Bosniešu klubiem. Vlads Rimkus laukumā arī devies, tā kā vēl viens latviešu spēlētājs pēc Artjoma Kozlovska. Ja reiz Vlads ir laukumā, tad jāatgan arī tas, ka viņš ir nevien futzāla izlases, bet arī Plumās Lilas spēlētājs, un kāpēc es to pieminu, tāpēc, ka Vitols Maslovs arī Plumās Lilas trenera asistents. Arī šāda maza saiknīta, arī Romans Ruškovskis Plumās Lilasē bija iepriekšējā sasaukumā. Romanu gan mēs vēl laukumā neesam redzējuši, bet Tallis rāda bumbu pārvārtiem. Bumbas kontrole ir Rīgai. Es pieļauju, ka tas būtu noticis arī pie 0-0 rezultātu, šobrīd pie 0-1, protams, jau vairāk. Rīgai ir jāuzbruk. Pagaidām reāli vārdgūšanas situāciju Rīga vēl meklē. Labots uz priekšu Rimkum. Rimkus vai nu nesanāca pieņemt līdz galam lēmumu, ko īsti darīt. Vai arī varbūt vienkārši balsta kāju izslīdēja, pēc tam jau ieslīdēja sienā. Bet šeit, šeit uzkāpa uz bumbas skaidrs. Bet tādā ziņā šķita vismaz, ka Vlads vēl domāja pie sevis, vai bumba apstrādāt, vai sist pret aizsargu. Beigās nesanāca ne šis, ne tas. Jācer, ka būs jau vismaz viss kārtībā, jo šobrīd viņš ir nomainīts. Neoficiāli vēl nav nomainīts, ar Žiņu vēl laukumā nav saņēmis atļaujoties, tagad gan Tiesasim Krekli viņš atdeva.
kas tālāk tiks nodots Vladam Rimkum, jo visiem rezervistiem obligāti ir jābūt viegli fiksējumiem, atšķiramiem ar šiem krekliņiem. Citādi var dabūt brīdinājumu. Atgūst bumbu Rīga. Neatgūst gan. Uz otru pusi parādījām. Sākumā Rikardiņo piegāja pie bumbas. Neaptur. Spēlē līdz galam, bet beigās Tallis arī pielēja korpusu. Izlaiž bumbu ārpus laukuma. Francis Ilasai vēl pēdējie 2 soļi jāspēr un ļoti labā situācijā, jo grupas favorīti bija Horvātija. Par Horvātiem jābūt spēles nospēlētas un paņemt 4+6 punktiem. Tā kā, ja vien Francija pati kaut ko beigās nesabojās pret vāciešiem un laikam bija Slovākija komandu grupā, kā Slovākija. Tad Francijai visdrīzāk vajadzētu nosargāt pirmo vietu grupā un tikt uz pasaules kausu, kas nākamgad notiks Uzbekistānā. Bet savukārt sestdien vajadzētu būt lēmumu par Eiropas čempionātu 2026. gadā. Un Latvija Lietuva arī ir pieteikušās rīkot. Sākumā Latvija pieteicās viena pati, beigās tomēr paņēma līdzi arī Lietuvu. Visdrīzāk, ja tas ir loģiski, jo Latvijā joprojām ir tikai viena laba līmeņa arēna Rīga. Lietuva savukārt var likt klāt vairākas, bet pilkus klāt ir Kauņi, kas uzņēma pasaules kausu. Tā kā es pat teiktu, ka diezgan laba kandidatūra, bet būs jākonkurē Franciju ar Beļģiju, ar Somiju. Zinot to, cik daudz tagad Francija liek uzsvaru tiešām uz futzālu. Ir īpaši programma, izstrādāt attīstības programma, klubu futzāls attīstās, izlase strauji progresē, tā kā ir kāds aizkulis, nezinu, bet tīri racionāli domājot, pieļauju, ka varētu būt arī Francija ļoti laba reāli kandidāta uz fināla turnīru uzņemšanu. Bet to jau mēs redzēsim. Ja tomēr lielajā futbolā, kamēr nesāk dot Arābu valstīm, tomēr pārsvarā mēģināja vismaz Eiropā dot labākajām kandidatūrām, tad tomēr futzālā ļoti bieži turnīrus, arī plumos futbolā turnīrus parasti uzņem valstis, kurās grib attīstīt šo sporta veidu. Tādi droši vien varētu, piemēram, katru gadu rīkot Spānijā vai kādā citā valstī, Brazīlijā pats par sevi. Vaparāk jāatgriežas laukumā, gandrīz jau pusē. Pirmais puslaiks joprojām vienas vārdu gūšanas situācijas. Rīgai nav bijis, bet bumbas kontroli ir. Tādā ziņā vismaz Rīga šobrīd ir savu likteņu lēmēji, nevis jāsēž aizsardzībā, kā to dara Itālijas klubs. Gandrīz visu spēli pret Barsu, bet savu panāca. Punktu izrāva, bija arī vadībā. Pirmos vārtus guva Barsa gan pie 0-0, gan pie 0-1, gan pie 1-1. Ārkārtīgi daudz labas iespējas izšķērdēja, trāpīja pa stabiem, nestiekšā no 2 metriem. Momenti bija diezgan daudz un 2-0. Diemžēl Abdesamets Mohameds. Francijas Ilasas kapteinis un pagaidām, diemžēl, nav pavilcis Igors Labuts savu komandu. 2 sitieni, kuri droši vien elites kārtas līmenī būtu jāņem, ja ir ambīcijas kaut ko panākt. Aizsargā pret Tallisu, bet pieļāk tomēr redzēs ten brīdi Igors. Tad vēl jau vairāk. Protams, labi trāpīja Talijā apakšajā stūrī, bet nebija sitiens tik stiprs. Pārtver bumbu francūži, šoreiz Mohameds gan neuzsit. Mohamedam 3. gūtie vārti Čempionlīgas turnīrā šo sezonu. Francijas čempionātā viņam 8 precīzi sitieni. Šajā sezonā arī viņš, tāpat kā Mukodins, tāpat kā Bakalī, tāpat kā Lutēns, spēlē Akses sastāvā. Akses sastāvā, starp citu, bija arī kopā ar Rikardiņu, arī Mamadou Touré, kurš tagad ir Barsas sastāvā. Pret Barsu būs jāspēlē sestdien rīdzniekiem. Tallis, 3. sots.
Pirmais tiesnesis šajā mačā mums tuvākies. Pirmais tiesnesis parasti pie rezerves soliņa ir Anglis Marks Berkets. Otrais tiesnesis ir Ademirs Avdičs no Zviedrijas. Tālis lūk jūs ekrānos, kurš noteikumi pārkāpumu izprovocēja. Un trešais tiesnesis jau aiz laukuma robežām ir Rumānis Vlads Čobanu. Artjoms Kozlovskis nomainīja Tālisu. Šobrīd laukumā Vaparaki, Rikardiņu, Seržiņu un Kozlovskis. Rikardiņu. Vaparaki. Reiz Rikardiņu, bet tas vispār noteikti savā laukuma pusē. Bez īstas virzības uz priekšu un arī bumba beigās izzaudēt. Labi, nosvarā bez bumbas Francijas klubs. Beigās ar šo presingu noslēdza Anas Bakalī. Arī Marokas izlases spēlētājs, bet no 3 marokāņiem droši vien nosacīti visvājākais. Elmes Rārs numur 18 un Bilals Bakalī numur 5. Elmes Rārs bumbu arī saņem. Artjomu Kozlovski sitiens labu ar kāju. Un Seržiņu skrien mainīties. Dilans Vargas atgriežas laukumā. Rīgai laukumā es vēl neesmu redzējuši laukuma spēlētāju Maksimu Seņu komandas kapteini numur 7. Kurš ir elites kārtā spēlēs, 24 vārtus Nikara sastāvā. Un neesam redzējuši arī Romanu Roškovsku un Danilu Fongelu. Un, protams, arī otro vārtsargu Artjomu Križinovski. Brālis Maksims tagad jau ir RFS nometnē. RFS spēlētāji šeit diezgan daudz. Ir arī treneru korpus, arī klubu vadība. Gan Miks Babis, Andrejs Baklānos, Edgars Tarkānos, arī Līslimanī, tā kā droši vien, ka diezgan daudz šeit. Viņi ir galā spēles šovakar nav. Nākamā spēle pie 1 vakarā RFS pret Kuldīgas Nikeru. Nikera galvenais treneris Vitalijs Voskāns arī šeit. Vismaz pirmajā spēlē noteikti būs vietas. Un pretuzbrukumā jau Francijas klubs. Un diezgan neveiksmi nospēlē izklapienā Vargas, bet šoreiz labu ieņēma labu pozīciju un uztiņa bumbu virsū. Nokavēja arī izklapienu Vargas un sitienu netraucēja. Labi, ka vēl pārkāpumu nenopelnīja. Šeit arī prasīja šeit sodu Elmes Rārs, bet Eirokosos diezgan nav tādas kontakta epizodes nesvilp. Pie tā jau sen ir pierasts. Rikardiņu nomainīts, Kuzmins viņa vietā laukumā. 8 minūtes 20 sekundes vēl jāspēlē pirmajā puslaikā, pēc tam 20 minūtes arī otrajā puslaikā. Viena apaļu turnīrs elites kārtā. Bloķē šis viņiem Vaparaki, bet sit bumbautā. Lutēns. Īsts nogrieznis viņam Katānijā starp Akses un Laval posmiem. Vargas. Kuzmins. Krīt Dmitrijs. Kozlovski pierasts vairāk redzēt darbojamies ar bumbu, bet pagaidām šajā vakarā diezgan daudz viņam nāk strādāt aizsardzībā 1-1. Savu ierasto darbiņu, savu tehnisko meistaru arī parādīt, nam īsti nesanāk, jo komanda lielākoties pat arī ar bumbu spēlē tomēr savā laukuma pusē. Kaiki, maina malu. Atkal pret Kozlovski, pieslēdzas Vargas un aptur. Bilalu Bakalī. Jo arī bumbas kontroli. Īdzinieki drusku pazaudējuši. Tālis gaida. Iespēja atgriezies laukumā, pēdām komanda strādā aizsardzībā. Pārtur bumbu Vaparaki. Kuzmins! Kuzmins vārtī! Dmitrijs Kuzmins! 1-2. Pirmais reālais moments un arī pirmie gūtie vārti. Tā kā arī Rīga šajā ziņā ļoti labi realizē procentuālā ziņā savas iespējas. Un šis arī diezgan meistarīgs sitiens, neparocīgs vārtsargam, gar kāju. Labi trāpa Dmitrijs vienā pieskārē, ļoti labs sitiens. Jā, tā ir Dmitrijam aizīta momenta realizācija, lai gan čempionīgas priekšsīšu kārtā viņš bija tas, kurš ne par ko nespēja gūt vārtus. No jebkuras pozīcijas bumba lidos pastāvu pāri vārtiem, virsū vārtsargam, nekur nelidoja tur, kur gribējās. Dmitrijam
Bet tieši viņš ir tas, kurš tagad šajā mačā gūst komandas pirmos vārtus. Cerams, ka tās drusku pamodinās Rīgas vienību. Muhudina sitiens. Suhēls, Muhudins, Francijas līdzes spēlētājs. 9 gūti vārti Francijas čempionātā šajā sezonā. 3 vārti Čempionu līgas iepriekšējā kārtā. Kaiki. Skrekla rakstīts viņam Ivu. Tā varbūt tāds viņam ir galvenais vārds, pēc kura viņš grib, lai viņu sauc. Jo, Portugāļiem, brazīliešiem, arī spāņiem, protams, bieži vien gan ir iesaukas, gan ir daudz dažādu vārdu un uzvārdu, no kuriem izvēlēties. Mīļāko. Girio, tagad ir laukumā vēl viens Francijas līdzes spēlētājs, 7. numuru. Šķiet, ka arī Lavāls spēlēs salīdzinoši šaurā sastāvā. Vismaz uzvārdus nākas saukt gan visu laiku viņas un tos pašus. Manolo Moja, komandas galvenais treneris kopš septembra, bet arī viņam nepatīk kādas 3, 5, 7 dienas iepriekšējās, jo Spānijā skandāls viņa sakarā, bet Igors Labuts savu komandu izglāb. Vācis Rimkus tikmēr nomaina Dmitriju Kuzminu. Spānijā turpinās dažādas atskaņas no Ruvjelas federācijas prezidenta skandāla. Arvien vairāk sieviešu futbola pārstāvi sāk runāt par to, kas ir noticis šogad gadu gaitā, un viena no futbolistēm atklāja tikko intervijā Katalonijas, laikam, televīzijas dokumentālajā filmā, ka Manolo Moja. Viņas tobrīd komandas galvenais treneris 2021. gadā viņai uzmācies, tā kā Mojam daudz publicitāti šajās dienās, bet visa publicitāte būs nepareizo iemeslu dēļ. Šeit 4. jau sods, 6 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Vienu sodu vēl var atļauties Lavāls komanda. Vargas izprovocēja šo pārkāpumu, bet jau tuvojas rīdznieki bīstamajai robežai. Šeit labi, protams, parādīja, bet īpaši jautājumu arī nav par noteikumu pārkāpumu. Pašu spēlētāju kritieniem īpaši tiesneši negribēja ticēt šajā pirmajā spēlē. Īpaši Portugāļi bija šajā ziņā izcēlās Tālējs. Rimkus tomēr nav pirmais pie šīs bumbas, pagūst Muhudins. Bet bumba būs Rīgai. Seržiņu nomaina Vaporākī. Rikardiņu vēl paliek laukuma malā. Bet autu izpildīs izstāsta Tālis, nevis Rimkus. Elmes Rārs. Pirmo vārtu autors bija uz ekrānos. Tālis, Seržiņu. Tā bija piespēle, protams, bet pārt ar bumbu. Tā būs pirmais uzrašana, ka Rīgai pēc tam, bet tagad arī aptur spēli. Īsmā pat labi aptur, jo Elmes Rārs jau bija atvēzējies sitienam. Kartītes šķiet, ka tomēr nebūs. Apturēja pretuzbrukumu ar roku, bet tomēr pietiekami dziļi laukuma vidusdaļā, lai to vēl neuzskatītu par potenciāli labu pretuzbrukumu apturēšanu. Tā pirmais sods Rīgai, jo šis bija diezgan labs sods. Seržiņu aizsardzībā. Labi piespēle vidū. Un Vlads Rimkus bloķē šo piespēli gar vārtiem. Jau Tālis meklē Vladu Rimku pie tālā staba. Vlads jau bija arī gatavs lidot pretī bumbai, bet bumba pazuda pa ceļam aizsargi jukļi un minūtes pārtraukums rīdzniekiem. Katrā puslaikā treneriem ir iespēja pa 1 minūtes pārtraukumu izvēlēties. Un tad skatīsimies, kurš tad būs tāds, kurš visvairāk runās un kaut ko zīmēs un bīdīs uz tāflītes. Bet tomēr Dmitrijs Jākauļovs pieiet arī pie leģionāriem un skatāmies vārtu gūmus. Šis jau otrais vārtu gūms. Mohameda izpildījumā. Tālējās. Labi, trāpīja, protams, par to šaubu nav. Bet ar Igora auguma centimetriem kāju tur droši vien tomēr varēja izlikt bumbai priekšā. Un Dmitrija Kuzmina atbildi 1-2 pagaidām uz tablo.
pirmajā puslaikā. Bet vēlreiz, kurš to piespēli tur iedeva? Kiki vai Dilans, šķiet, ka viens no argentīniešiem. Bet piespēle ļoti laba. Ļoti mēstarīgi arī noslēgums. Jā, Dilans Vargas, jā. Tā ir beidzot redzēt. Līdz galam sākuma fāzi. Dilans Vargas bija tas, kurš šo piespēli pa gaisu diezgan filigrāni izpildīja. Galvenais, ka precīzi. Rikardiņu, Seržiņu, Tallis, 3 portugāliski runājoši kungi un Rekiki Vaporaki, spāniski runājošais argentīnietis. Rikardiņu pie bumbas. Vaporaki. Šis piespēles adresāts. Tomēr neiekrita aizsardzībā Sancenši. Laba piespēlē. Tomēr neteikt pēc cidienu Guirio. Elmas Rārs. Hamets par Tallisu. Projām Mohameds. Elmas Rārs. Duels Bakalī Mohameds. Un aizsargā mēģināja sist. Labuds gan īpaši pārsteigts nebija par šo lēmumu, bija gatavs iedam un bumba arī lidoja garām vārtiem. Vlads Rimkus atgriežas laukumā, tā kā Vlads un Artjums joprojām tie Latvijas laukuma spēlētāji, kuri tiek pie minūtēm šajā spēlē. Rikardiņu, laba piespēle, bet īsti nav turpinājuma. Pagaidām Vladam Rimkum vismaz jāsaglabā bumba savai komandai un pārkāpums laikam tomēr noslūgts. Otrais sots Rīgai. Jā, tieši tā, nevis pamata bumba laukumu, bet noteikti pārkāpums. Vladam ir fiksēts 14 minūtes. Rīgai pagaidām nekas īpaši nedraud noteikti pārkāpumu ziņā, bet Lavalai vairs tikai viena iespēja neatļaut ietekmēt spēli. Vlads Rimkus. Mohameds. Laba saspēlē un tomēr neildo bumbu vārtos. Labu Čitka izglāba, tad bumba trāpīja pa pārliku, un tad pa viņu trāpīja. Vācija gan diezgan bieži šādā veidā nākas bumbu ielaist. Šeit ļoti labs pateicīgs rika šeit sanāca, tomēr bumba lidoja garām vārtiem, bet vai Igors šeit izglāba? Manuprāt, pa plecu, pat nevis pa plecu ar rūku, jā, apzināti viņš bumbai trāpīja, tā kā izglāba Igors Labuds šeit savu komandu. Seržiņu, Rikardiņu, Tallis, Seržiņu, Varsīs Seržiņu, 2-2! Vai bija rikšets pa ceļiem, vai Vārceļš tomēr nenospēlēja šeit kārtiņu līdz galam, bet bumba pēc Seržiņu sitienē vārtu tīklā, tas arī ir galvenais. 2-2. Seržiņu, tie ir 7. vārtu čempionlīgas sezonā. Latvijas vislīgā viņš arī spēlē 6 gūti vārti. Nebija tas labākais sitiens viņam karjerā un šajā sezonā, bet galvenais, ka bumba lido vārtos. Jo arī viņam bija Salaspilī diezgan daudz labu sitienu, kur tomēr bumba neatrada ceļu vārtos. Šeit to nesatrada, bet Mohameds. Seržiņu jau krīt bumbas ceļā. Elmas Rārs. Kozlauskas devis laukumā Rimkus vietā. Mohameds. Girio. Seržiņu apspēlē Girio gar vārtiem. Tālīs atlaksī bumba, Rikardiņu bloķē. Elmas Rārs vēl viens tiens Labuds. Elmas Rārs, tomēr Rikardiņu cīņa par bumbu. Girio 2-3, diemžēl nepaspēja nec Tālīs, nec Kozlauskas, un tomēr dabū bumbu vārtos Lavālas klubs iespiež. Šajā uzbrukumā 4-5 laikam pat citien sanāca Lavālas izpildījumā, un tomēr bumba ir vārtos visnepatīkamākajā veidā, jo šeit tomēr nepaguva līdz brīvajiem spēlētājiem. Šī epizode, kurā tomēr paši līdz galam nenostrādāja aizsardzībā un par to samaksāja. Ja būtu kāds no atkārtotiem sitieniem lidojas vārtos, būtu varbūt arī cits sajūta. Šeit līdz galam tomēr nenostrādāja. Kaut kur koncentrēšanās ziņā aizsardzībā. Un Mohameds otro reizi gūst vārtu šajā spēlē. 3-2.
Lavaldes kluba labā. Napoles arī Itālijas spēlētājs. Viens Lavaldes klubam ir. Dilans Vargas atgriežas Seržiņo vietā. Vēl 3 minūtes pirmajā puslaikā. Lavaldes klubs nav paņēmis vēl minūtes pārtraukumu, varbūt arī neņems. Nevienmēr tiek ņemt. Bet Eboli klubs gan šajā spēlē abos divos puslaikos. Puslaika vidū paņēma minūtes pārtraukumu. Tas tāds vairāk diezgan klasisks amatieru klubu pieejams, kad šaurā sastāvā atbrauc uz spēli un nogušanas dēļ, atpūtas dēļ iedod, bet šeit pretuzbrukums 1-3. Nu labi, nospēlē šis vienīgais aizsargs Vargas. Pēc tam gan jau aiz muguras jau bija atgriežušies arī Kozlovskis un Rikardiņu, bet varēja būt daudz draudīgāks pretuzbrukums Lavaldes klubam. Girijo. Arī pārkāp noteikumus, un tas ir 5. sots jau. Lavaldes klubam vēl 2 minūtes 37 sekundes, jā. Bumba vēl bija spēlē, kad šis kontakts notika, un tas ir 5. sots. Nākamais pārkāpums nozīmēs tiešo sitienu bez sienmītes vai nu no 10 metriem, vai arī no pārkāpuma punkta. Rikardiņu. Vargas. Neizdodas ir ārā no savas zonas. Argentīnieši savu spēli nesanāca. Vargas meklēja Vaparakī, bet izrādīja bumbu autā. Elmes Rārs. Elmes Rārs. Poles, Girijo. Jā, brīva zona bija. Redzēja, bet neizpildīja šoreiz. Rīgas atbilde, nesanāks arī Rīga atkal 1-3. Šoreiz Rikardiņu palicis un Labuts. Šis jau bija labāks pretbrukums no Lavaldes kluba puses, bet aizsargs un vārdsargs arī šoreiz bija pārāki. Kāds Rikardiņu bloķēja un pēc tam jau Labuts. Labi redzēdam citien brīdi. Atvērīja vēlreiz Labuts darbībā. Nu, momenti, protams, ka bijis vairāk Francijas klubam. Tāpēc pietiekami loģiski šobrīd ir rezultāts uz tablo, bet spēle joprojām ir pietiekami atklāta. Vienu vārdu pārsvars tas nav vispār nekas futzālā, kā tikko uzzināja. Vai atcerējās drīzāk Ukrainas čempionu Kijevu. Arī 3 vārdu pārsvars nav nekas spēles galotnē. Polijas čempionu vienība tikko Lubavu uzvarēja 6-5 Spānijā. Maļorkas salā. Sāka savu elites kārtas grupu ar uzvaru. Tajā grupā spēlē arī pašreizējā Čempionlīgas trofejas sargātāji. Palmu futzal no Maļorkas. Pavasarī pirmoreiz vēsturē. Šis klubs kļuva par čempionu. Pendelēs uzvarēdams Lisabonas Sporting, bet šeit 3. noteikuma pārkāpums Rīgas klubam. Ar rokā, protams, ka spēlēja Vargas un dabū arī brīdinājumu. Par brīdinājumu varētu šaubīties, bet pārkāpums tur bija neapšaubāms. Vismā tad jau drīzāk pārāk atklāt viņš to darīja, bet tad jau drīzāk varbūt par to pretuzbrukumu, kur ar rokām apturēja, tad jau drīzāk varbūt tur varētu dzelt nodot, bet katrā ziņā pārkāpums neapšaubāms. Tīri līdz bumbai viņš tur netika. Kaiki, Jebību bija jūs ekrānos. Kodīns. Apturēts, pretuzbrukums Rīgai 3-2. Vaparakī. Iedzimiem stūrī Tallis un Tallis. Drusku par tālu bumba. Driblā aizgāja no kājas. Un šādu pārēju Rīgai salīdzinoši maz bijis pagaidām pirmajā puslaikā. Gribētos vairāk un ņem minūtes pārtraukumu tomēr arī Lavaldes klubs pirmajā puslaikā. 86 sekundes līdz pirmā puslaika beigām. Markē, komandas pamatvārdsargs.
Arī komandas kapteinis. Šajā grupā 2 vārdsargi ir savu komandu kapteiņu, tāpat arī Itālijas klubam, kuru mēs rīt redzēsim pret Rīgu. Šeit pats 7 vakarā spēle sāksies. Brazīlietis Delsins. Komandas kapteinis atgriezies no Lazaretes. Tikko. Bet tas viss būs rīt vakar. 2-2 atgādus. Beidzās pirmā spēle starp Barsu un Čitadi Eboli. Šobrīd dzīvajā tabulā Lavāls klubs ir līderis un Barsai tas 2-2 vai diezgan dārgi maksāt, jo galā arī rīt tikšanās ar Francijas klubu. Ja Francijas klubs šovakar uzvar, tad Barsai rīt visdrīzāk būs obligāti uzvarama spēle. Pat ne jau varbūt matemātiski, tad tomēr pēc būtības visdrīzāk tā būs Barsai obligāti uzvarama spēle. Citādi pavisam reāli draud netikšana fināla četrniekā 2. gadu pēc kārtas. Bet neskasim vēl pārāk tālu uz priekšu, vēl arī šī spēle nav beigusies. Rīgai, cerams, ir ambīcijas vēl šajā mačā kaut ko parādīt. Muhodins. Tālis sakauļojas protestē, bet bumba tomēr paliek Lavālē. Muhodins. Arī tagad tomēr bumba pretiniekiem. Muhodins. Ivu. No Poles meklē. Bet sit bumbu trībiņu pirmajā rindā. Tālis. Tālis pret Muhodinu. Pēdējā minūte pirmajā puslaikā. Tālis 1-1, bet nav ātrumā. Tālis iet garām, panāk bumbu pie gala līnijas. Bet neatrod vārtu priekšā Kuzminu un jau pretbrukumā Sansen šī vārtu pārliknis glāba Rīgu. Ļoti labs sitiens Ivu izpildījumā. Skaisti Filgrēni viņš apspēlē labutu, bet tomēr trāpa pa pārlikni. Bet atkal atrod šo brīvo kanāliņu. Pārējā Lavāla diezgan bieži atveras brīvās zonas ap aizsargiem Rīgai. Nevienmēr izdodas šī piespēle, šoreiz izdevās, bija labs noslēgums sitiens, bet par laimi mums neizcils. Tomēr pa pārlikni trāpa Ivu. Te varēja būt arī 4-2. Vēlreiz Ivu pie bumbas. Tagad Ivu pie bumbas, pēc tam bija Napoles. Meklēja Muhodinu. Bet trāpa jautā. Vēl 33 sekundes. Pietiekami daudz laika. Gan lai kaut ko izspēlētu, gan lai varbūt arī izprovocētu 6. sodu. Vargas. Nesaprotās ar Kuzminu. Kuzmins gāja atvērties, bet citā punktā. Apspēlēja Muhodins. Sitiens tālajā stūrī, bet garām. Kāds 3 reizītes jau izdevies ar apspēlēt flangā Lavāls klubam pretiniekus Rīgas aizsargus 1-1. Tā nav laba zīme. Bet šoreiz nesodīja. Vargas. 15 sekundes. Tālis. Projām Tālis ir 1-1, bet pieslēdz Muhodins. Pārkāpums, 6. sods. Tā, kurš uzņemsies desmitnieku? Svarīgs brīdis šajā spēlē. 8,3 sekundes līdz pirmās laika beigām. Tālis šeit, ka pats arī sitīs. Pats izprovocēja, pats nopelnīja. Par pārkāpumu nekādu jautājumu šeit nav. Muhodinam noteikumi pārkāpums, bet bez dzeltenās kartītes. Bet svarīgākais, ka ir 6. sods. 8 sekundes līdz pirmā puslaika beigām. Tālis. 10 gūti vārti viņam Čempionlīgas sezonā. Tālis pret Markē. Francijas Ilas vārdsargu. Tālis vārti! 3-3! Pats nopelnīja, pats iesita un Rīga ir atpakaļ spēlē. 11. vārti Tālisam Čempionlīgas sezonā. Kļūst viņš par labāko vārtu guvēju komandā, jo Rikardiņu šovakar vēl nav iesits. Labs arī sitiens. Redzējāt, cik tuvu bija izgājis vārtags, jo šis ir tā kā parasts noteikuma pārkāpums no attāluma viedokļa raugoties. Vārtags drīkst stāvēt tik tālu vai tik tuvu, cik drīkstētu likt sieniņu. Parastā noteikuma pārkāpumā. Ir arī īpaši atzīme solokumā, redzat to melno izolācijas lentu, bet 3-3 pēc pirmā puslaika.
Francijas klubs pēc punktiem, varētu teikt, bija labāks. Tā kā Rīgai šis iznākums, pirms laikam, pat ir ļoti labs. Un varēs otrajā puslaikā jau cerams rādīt arī kvalitīvāku sniegumu. Visa intriga mums paliek šajā vakarā. Pēc minūtēm 15 būsim atpakaļ. Pārtraukumā atcerēsimies arī labākās epizodes no priekštīšu kārtas Salaspilī, bet ar abām divām Rīgas un Francijas komandām būsim atpakaļ pēc kādām 13-15 minūtēm. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienību atbalsta Aizdevums LV. Tev šis stāsts ar vienu velkas līdzi, vai ne? Tev it kā taisnoja, vai ne? Tu beigās vainīgs nebija. Un es atgādināšu, ka 2001. gads tev Astinīs tātad konstatē šo dopingu klātbūtni. Un beigās tavi juristi un advokāts pierāda, ka šie lova analīzes viņas nebija oficiāls. Pareizi? Tā bija, ja? Jā. Nu, tagad, principā, es varu pateikt, noslēgt šo tēmu. Jā. Es cerams, ka tas būs pēdējais brīdis, pēdējā reize, kad man piemin. Oficiāla vīde, juridiska vīde, šis gadījums neeksistē. Man neataisnoja, nesamazināja, nav. Tā kā var teikt, mana rezumē nav tāds gadījums. No Startautiskā federācija ir atzinums, ka šie testi neeksistē. Viņi neatbild nevienam, es neceros tur pareizi formulējumu. Bet tajā laikā taču lov veic līdzīgus testus arī citiem sportistiem. Es nezinu pa viņiem. Veica visi, jā, daudziem, jā. Galvenais, kas man vienīgais nepatīk šajā ziņā, ka es sev aizsargāju, un es pierādīju. Un es joprojām esmu tāds slikts cels. Jā. Jā, un... Tas tev vēl kāds līdz arī, teiksim, ikdienā kaut kur tev saka, jā, tos jau tur dopingu lietotājs. Jā, pāris gadus atpakaļ tīs pat ietekmē vienu lietu, jā. Un, profesionālā ziņā, jā? Nu, jā. Nu, nevis mana darba, jā, bet tā var teikt. Ja es tagad kandidēšu uz LVS prezidenta amatu, tas arī uzpeldīs. Ka pa viņu nevar balsot, viņam bija. Bet tas neatbilst patiesībai. Labi. Kopumā vieglatlētika, cik tīra šobrīd ir no dopinga? Es to nezinu. Nu, tu jau gan jau, ka tu tajās aprindās varbūt netik daudz grozies vairāk, bet tomēr ir kļuvusi tīrāk kopš taviem laikiem? Nu, ja ņemt, kā bija tavos laikos? Nu, da vienmēr bija šī gadījumi, un man liekas, bet tagad mazāk tās lielos formas. Jā, par to arī stāsts, jā. Tāpēc liekas, ka tas viss ir kļūst nedaudz tīrāks. Bet vai tā ir? Vai vienkārši gudrāk ir tie, kas pārkāp? Varbūt citas tehnoloģijas. Jā. Nu, tagad lielos mačos mazāk. Bet mazāk arī testē, nu netaču. Bet rezultāti aug. Rezultāti aug, nu jā. Sakritums. Tikai un vienīgi. Klau, tu vari uzskatīt, Viktors Šerbatiks te pagājušā gadā sēdē, un viņš teica, ka par dopingu lietošanu viņš teica, ja tu lieto, tev nepieķer, tu neesi vainīgs. Mums nav nevainības prezumcijas, un tas ir sliktākais. Saprot. Cilvēks var tikt pieķerts, bet viņš var pierādīt, ka kaut kāda substance nebija uzrakstīts, piemēram, un ir. Tas viņu neatbrīvo no soda, un tas ir slikti. Labi, bet, ja tu lieto un tev nepieķer, tu neesi vainīgs? Tev tā sirdsapziņa ir it kā netīra, bet tu... Nu, cilvēks priekš sevis viņš lem. Ja viņam tas netraucē, grūti, tas ir tas etikas jautājums priekš sevis. Tev ir noteikumi, ja tu viņus nepārkāp.
Bet kļūdas jau vienmēr ir bijušas. Ir kāds konkrēts gadījums bijis tev karjeras laikā, kur tu jūti, ka varbūt kāds no konkurentiem kaut ko lietojas? Nesaucot droši vien uzvārdus, ko tu droši vien negribi, bet tā, pilnīgi godīgi tu saki, man likās, ka viņš toči lieto. Nelikas, es zināju. Tu zināji? Jo viņš man pats pateica. Par tā, ja? Jā. Iet un stāsti šitā apkārt. Jā. Kam tas vajadzīgs? Jo viņam bija viss sarunāts. Salaspils aicinās, veicinām telpu futbola līdzjūtēju, sporta līdzjūtēju uz telpu futbola čempionu līga izšķirošā kvalifikācijas spēle Latvijas čempionu vienībai Riga FC tieši šovakar pret titulēto un arī ar ļoti bagātu starptautisko pieredzi vienību no Azerbaidžānas. Azerbaidžānas 17-kārtējā čempione Aras no Nahičevanas. Rikardīņo, Kuzmins atņemumu sit un iesīt! Dmitrijs Kuzmins taupīja viņš divas spēles šos gūtos vārtos, lai tagad paceltu kājās Salaspils publika, arī tos, kuri tikko ir ieradušies, kāds varbūt kavē. Dmitrijs Kuzmins 1-0, viņam pirmie vārti šajā turnīrā un kādā brīdī, cik svarīgā, cik īpašā brīdī. Sagaidīja kļūdu saspēlē, viņš šeit arī... Tagad Tālēs sit un gūst vārtos! Nevelti bija izvilkoši telefons skatītāji, lai iemūstātu šo brīdi. Tālēs 2-0 Riga vadībā. Ar savu nedisciplinētību un vairākiem pārkāpņiem samaksā Aras vienība ar otriem ielaistiem vārtiem un... Sitiens, rikošets, nepatīkams rikošets, kas sekmē Aras gūtos vārtus. Paliek uz vietas Igors Labuts, bet jā, rikošets un tuvajā stūrī. Nodevīgi bumba iesprūk. 2-1. Lukas Kreitens izskatās, ka sita, bet manuprāt, tur krāpīja vienam Rīgas spēlētājiem bumba. Un sitiens spēcīgs 2-2. Ļoti ātri un Amadeo sāk dejot un sāk skriet pie līdzjūtēm, kur ar Azerbaidžānas karogiem ir ieradušies. Jāsaka, atbalsts Azerbaidžānas vienībai. Šovakar ir jaudīgs. Arī Kvatar Kepava pasniegs ir ieradies no pašas Bolderais. Amadeo, Kiki, Rikardīņo, Kiki! Seržiņo beidzot! Seržiņo gols vārtos un panāk 3-2 Riga labā. Izspēlē vairākumu Riga un atgriežas vadībā. Un šeit Seržiņo kaut kur arī Sancenčs rezervistu soļņu virzienā vai skatītāju virzienā. Tagad neizlaic nogadāt Bombolis Kuzmam pakrīt gan pretinieks Strazdīņš vārtē! Izmanto to, kā pretinieks paklupa, nevarēja uzreiz piecelties. Strazdīņš aizskrēja, atskrēja un iesita tuvajā augšējā stūrī 4-2. Isa Atājevs palika uz grīdas, neviens viņam nepalīdzēja, un tagad arī no malas. Te pretbrukums Rīgā, Kiki, piespēle, sities vārti, Seržiņo! Var arī tālāk neskatīties Milsānevičs, skaists pretbrukums, Kiki, Laporākie un Seržiņo. Nebija tas ērtākais sitiens, bet tomēr viņš to izpildīja. Panāca 5-2 minūtes pārtraukumu ņem Mikailovs. Izkupinā pret viņu Tālēs un skrien uz priekšu. Tagad var sist tukšos vārtos. Dilans Vārgās, Rikardīņo, 54. vārti Rikardīņo Čempionu līgā. Jā, varbūt varēja arī atstāt bumbu, lai lido iekšā vārtus, bet Rikardīņo tagad panāk visu laiku rezultīvāko telpu futbola čempionu līgas spēlētāju Andre Vanderleju. Lepiņa. Amadeo. Ļoti slikts noslēgums. Labus pats var būt vārtus. Labuts! Igors Labuts! Daudz praktizējies viņš šādās darbībās virslīgā, bet tagad UEFA Čempionu līgā pieliek pēdējo naglu Aras Zārgā, titulētā arī ļoti zināmā Eiropas mērogā. Dānis Jūlis progresē pēdējos gados, tur būs jāskatās, ka tuvāk nāks. Te nāk trešie gūtie vārti Aras vienībai.
Un arī minūtes pārtraukums no Artūra Šketovā. Lukas būs vārtus, panāk 3-7. Brīdī, kad 6 minūtes un 8 sekundes. Latvijas čā varbūt par agro sāk runāt. Būs tālāk. Un tiksimies autas raundā rudenī. Bet tagad Rikardiņo sitiens un stāps! Ai, stāps glāt! Ārās, tas bija tik tuvu, tas bija tik smalki, bet tagad Rikardiņo, the legend! Number 55, 55. vārti, visu laiku rezultīvākais spēlētājs UEFA Telpu futbola čempionlīgā. Jūsu ekrānos. Un arī vairāk līdzjūtēji klātbūtnē nospēlējis Salaspilī, Salaspils sporta namā Rīgas sastāvā. Un Rīga uzvar šodien spēlē ar 8-3, 5 vārtu pārsvars. Rikardiņo ierasta savu vārdu Telpu futbola vēsturē kārtējo ento reizi. Domina Shopping, lai sanāk pārspēt sevi. 6 sporta veikali, 61 apģērbu un atpavu veikals, 17 kafejnīcas un restorāni, 27 veikali bērniem un 16 veikali skaistumam, 22 mājas preču veikali, kā arī 32 dažādi pakalpojumi un lielākais iekštelpu izklaides centrs. Domina. Esam atpakaļ Jelgavā, Ziņas Olimpiskajā centrā. Lūk, pirmie ielaistie vārti no Rīgas puses raugoties vai gūtie no Sancenča puses, bet lūk, arī Dmitrija Kuzmina pirmie vārti Rīgas komandas izpildījumā. Tobrīd jau bija 0-2 rezultāts, bet pēc pirmā puslaika ir 3-3. Kopumā jāatzīst, ka Francijas klubs bija drusku labāks, bet šī ir tā retā reize, kad varam teikt, ka par laimi tas neparādījās uz rezultātu tablo. Tā kā intriga joprojām dzīva, joprojām neizšķirts uz tablo, tikai vairs nav 0-0, nu jau ir 3-3. Un visi cīņi vēl priekšā, un lai arī drusku labāks bija pretinieks, bet domāju, ka piekritīs, ka bija diezgan acīm redzams arī tas, ka šajā sastāvā Rīga ir konkurētspējīga. Statistika 16-7 sitienos, 10-4 mērķi, stūri 3-3 nešķirs. Nu, stūri varbūt tā diezgan bezjēdīga statistika ir telpu futbolā, kurai nav diezgan liels korelācijas ar spēku samēriem, bet citiem statistikai gan korelācija ir. Un šajā ziņā, protams, ka Francijas klubs cita vairāk, bet nu, bija ielaistie vārti ļoti bēdīgi. Otri arī tādi divējādi, tā kā savas labākās iespējas īsumā Francijas klubs nemaz neiesta, bet iesta tās, kurās varbūt nemaz nebija jāiesa. Bet nu, tā visiem pagātni. Šobrīd dzīvajā tabulā ir 4 komandas ar 1 punktu, bet Francijas un Latvijas čempioniem vienībām vēl ir 20 minūtes laika, lai noskaidrotu, vai būs kāda komanda vienvadībā pēc pirmā vakara. Ir jau beigusies spēle arī, starp citu, Kosovā. Lisabonas Benfica tikai 4-3. Ļoti smagā cīņā. Izrāva uzvaru par Slovenijas Dobovec. Komanda, kas arī varēja tikt no pirmā groza rīdzniekiem. Tā kā divas saimnieces rīkos turnīrus, tad Latvija palika, Rīgā palika tikai 2 pretinieces iespējamās no spēcīgāko groza. Vai nu Barsa, vai nu Benfica. Tātad vai nu superklubs, vai arī Rikardiņo bija iepriekšējais klubs. Bet tomēr izlozi lēma par labu Barsai. Benfica aizbrauc uz Kosovu, bet arī gandrīz zaudēja punktus jau pirmajā spēlē, gluži kā Barsa, bet tomēr izrāva 40 minūtē uzvaru par Slovenijas klubu 4-3. Ja par Ukrainas un Polijas čempionu dueli runā, tur arī uzvaru tika izrauta pašā izskaņā, bet no centra uzsit
nopelna, nē, tur nenopelna, likās uz brīdi, varbūt trāpīja pa ceļgalu, bet ne, bumba Rīgai. Bet tātad Ukrainas klubam bija 4-1, otrā puslaika, nu jau diezgan tādā vēlā fāzē, 4-1 vadība, tad 4 vārdus pēc kārtas guva poļi, nu vai arī brazīlieši Polijas klubu sastāvā. 5-4, tad Ukraiņi izlīdzināja, izrāva neizšķirtu, šķietami, bet tomēr pēdējo vārdu sacīja Polijas klubs, Polijas čempionvienība, izrāva 6-5. Tā kā visas pagaidām spēles beigušās ļoti dramatiski, visas 3 uzvaras vai neizšķirti ir izrauti pēdējā minūtē pamatlaikā. Pirmajās 3 spēlēs vai sekos arī šī spēle šai tendencei, šīm scenārijiem, to mēs redzēsim. Bet pie bumba šobrīd Lavāles klubs. Rīgai laukumā Igors Labuts vārtos sāk, tāpat arī Talis, numur 37, tikko viņš bloķējas sitienam ar piespēli. Numur 22 Kikiva Poraki, numur 3 Dilans Vargas un numur 24 Rikardiņu. Komandas klāt nēsošais galvenais treneris Arturs Šketovs, komandas oficiālais galvenais treneris, bet de facto asistentu lomā Vitolds Masalis un komandas de facto šobrīd galvenais treneris, bet oficiāli asistents Dmitrijs Jakovļevs. Tā kā tāds interesants pieteikums Rīgas tehniskajam personālam. Lavāles klubam vārtos joprojām ir Louis Marquet, numur 1. Un laukumā šķiet, ka arī tāds pats piecinieks, nav gan tāds pats, Lutēns šobrīd pie bumbas, numur 22. Ir devies laukumā numur 5, gan Bilos Bakalī ir palicis. No sākuma 4, kāds bija pirmajā puslaikā. Tāpat sāk arī Sufjāns Elmesrārs numur 18 un lūk šīs kungs 2 vārtu autors numur 19 Abdesamats Mohameds. Komandas galvenais treneris no Katalonijas Manolo Moja. Tiesneši, kā minēja, no Anglijas un Zviedrijas, nekas nav mainījies no pirmā puslaika, un šo spēli komentēja Agris Suveizda, un tikmēr pirmais uzbrukums šā puslaikā arī rīdzniekiem. Poraki mēģināja Marta priekšā atrast partneri, šoreiz nesnāca. Bet varēs ievadīt bumbu spēlē no sānu auta savā laukuma pusē Rīga. Komandas kapteinis Marquet. Lavāles klubam. Krīt un pirmais sods. Otrajā puslaikā, atceroties pirmo puslaiku, sodiem ir jābūt pietiekami lielai uzmanībai un domāju, ka arī ģērtuvēs Lavāles klubs daudz runāja par to, ka jābūt disciplinētākiem, jo tieši ar 10 metru sodstienu Talis izrāva 3-3 pirmā puslaika izskaņām, 8,3 sekundes līdz beigām nopelnīja 6. sodu pie sānu līnijas, vai pat konteksts man šeit, ka jau bija vispār aiz sānu līnijas, aiz laukuma robežām, bet 8,5 sekundes līdz puslaika beigām Talis arī iesaka. 3-3, guva savus 11. vārtus Čempionu līgas sezonā, bet laukumā devies ar Žiņu. Nomainījies viņš Rikardiņu, neuz ar bumbu Talis, pie tās Lutēns, Elmesrārs, Bakalī, Bilos Bakalī, un pie Marquet bumba, Talis. Skaisti, bet paliks bumba Sancenčiem. Ja nu kāds futzalam nav sekojis līdzi, vai varbūt vēl šajā ziņā trakāks gadījums ir tas, ka kāds varbūt ir pārtraucis sekot futzalam uz dažiem gadiem, un tā skatās, ka šeit ir Rīga, RFS, Talis garām. Varbūt pat piespēlēja, manuprāt, drīzāk to tomēr sita, bet arī Vargas turpat līdzās bija. Steidz mainīties Talis, Dmitrijs Kuzmins laukumā, bet Nikars par RFS pārvērtās pirms gada. Savukārt Riga Petrov organizāciju pārņēma šā gada pavasarī. Pavasaris, laikam, meteoroloģiski vēl nebija sācies, bet februāris vai marts tas bija aptuveni kaut kur tur tajā rajonā. Katrā ziņā sezonas gaitā tas notika, nevis pirms sezonas. Bilos Bakalī pie bumbas. Lutēns.
Tācīgi nospēlē Vaparaki. Nu, un Petrov, šī nav pirmā sezona Čempionlīgā. Rīgai šī ir pirmā sezona Čempionlīgā, bet nu Rīga ir mantinieks, līdz ar to rangs arī nāk līdzi. Petrov 2 sezonas ir aizdījis Čempionlīgā. Pirmais debijas gads bija pandēmijā, kad bija mainīts formāts, tad bija nevis grupu turnīri, bet gan izslēgšanas turnīrs jau kopš pirmās kārtas. Nu, un šeit pat Jelgavā pirms 3 gadiem iesojās Slovākijas Lučenets un diezgan sīvā cīņā, pagarinājumā. Tomēr uzvarēja Lučenets. Maksims Seņš toreiz atmiņu Neveļa izrāva pagarinājumu pamatlaika izskaņā. Pēc tam Raba spēlēja Čempionlīgā, bet pagājušā gadā atgriezās Petrov Labuts. Un sitiens arī no viņa pa vārtiem. Nu, priekštīšu kārtā viņš viens vārds citu guva, bet šis arī viens no mīnusiņiem, ka diezgan bieži salīdzinoši viegli atdot bumbas ancenšiem. Nelīdz galam pareizi novērtējot, vai ir reāli iespēja gūt vārdus paši no savu solokuma. Šī laikam tāda gluži nebija iespēja. Lutens. Lutens netrāp tālā stūrī, bet tās sitiens nepatīkams arī vārdsargam. Šis jau bija ne tikai potenciāli precīzi, bet arī spēcīgs sitiens atšķirībā no otrā vārtu gūma. Artims Kozlovskis devies laukumā ar 17. numuru. 2021. gadā tātad Raba spēlēja Čempionlīgā, priekštīšu kārtā Salaspilī tikās ar citu Vujoviču, vadīto Kampuks Dinamo. Tāpat arī Araz no Azerbaidžānas un Gibraltāra klubu. Nu, un pagājušā gadā Petrov atgriezās. Priekštīšu kārtu pārvarēja, bet tikmēr Seržiņu labs izklipiens Mohameda izpildījumā. Kuzmins tiek apspēlēts, bet no situāciju Vargas paliek pa vidu, un tieši tur viņam bija jābūt Kuzmins pretdrukums. Kuzmins Seržiņu! Vārdsargs izcili spēlē. Te bija jābūt 4-3 Rīgai. Seržiņu koši pirkstos, burtiskā nozīmē, jo šī bija tiešām izcili iespēja. Mainīs arī viņu drīzumā Vlads Riemkus, bet nu jā, šis bija labs pretdrukums. Kuzmins šeit, ka varbūt sākumā drusku pat pārturēja, novilcināja šo pretdrukumu un šo piespēli, bet atrada viņš komandas biedru. Tāds galgolē ir galvenais. Jā, un Seržiņu joprojām pārdzīvo arī laukuma malā, jau nomainījies tikko par Tālisu, kas par iespēju viņam. Bet jāpaslavē arī vārdsargs, jo Markēja ļoti labi pārvietojās. Paralēli vārtu līnijai un savu komandu izglāba. Rikardiņu Vargas vietā. Jā, Petrov pirms gada Armēnijā priekštīšu kārtā izcīnīja 2 uzvaras un Labuts. Jā, nu jautrāka spēle kļūs, ja pirmajā puslaikā tomēr bija parasti nogriežņi. Kuzmins skaisti gribēja, bet nesanāca šoreiz. Pārsvarā bija nogriežņi, kad vai nu labāki bija francūži, vai labāki bija rīdznieki, bet nebija tāda varbūt tāda atklāta futbola no vieniem vārtiem uz otriem. Šeit tāds ir sācies. Un kas arī te nebija mazsvarīgi, varējām redzēt, ka Rikardiņu steidzās 15 minūtes līdz otrā puslaika beigām un Tālis apspēlē, uzsit, bet tomēr skāra bumba. Vārdsargi plecu laikam. Un stūrštiens Rīgai. Rikardiņu, 6-kārtais pasaules labākais futbolists. Tālis, pirmo reizi jau 2010. gadā Lisabonas Benfica. Pārējās reizes spēlējot Spānijā no 2014. līdz 2018. gadam. Inter Movistar komandas sastāvā, nu, pēc tam 3 gadus pēc kārtas Brazīlietis Ferrau. Joprojām Barcelonas spēlētājs, bet nebūs viņa Jelgavā, vismaz laukumā. Nezinu, vai viņš ir atlidojis, laikam, ka arī atlidojis nav šajien uz Latviju, proti, jo kopš augusta viņam ir ahilē cītas vai nu daļējs plīsums vai sastiepums nopietns, nemācējuši pateikt precīzi. Nav gluži smagākais variants ar ahilē cītas plīsumu, kas varbūt maksātu visu sezonu, jo Ferrau tiek gaidīts atpakaļ kaut kad janvārs, februārs, laikam tika minēts, tā kā iespējams kaut kāds daļējs plīsums vai sastiepums. Bet jebkurā gadījumā rudens kontekstā nopietnas savainojums. 2 spēlētāji ārstē krustisko saišu plīsumu, vēl daudziem muskuļu problēmas bijušas, bet nu, Rikardiņu Ferrau dueli mēs neredzēsim. Latvijā 2 reizes bijis potenciāli tāda iespēja. 2022. gadā uz fināla četrnieku atbrauc pat abi 2,
bet toreiz vienkārši nesatikās. Barsa ar Akses kļūdās Rimkus piespēlē. Pusfinālā Akses spēlēja pret Sporting Barsa pret Benfica. Vienu uzvarēja, otru zaudēja un līdz ar to vienkārši pat nesatikās nemaz Rīgā. Arī Jelgavā, diemžēl, nesatiksies konkrēti tie spēlētāji, jo klubi gan satiksies sestdien, 17:0-0. Sitiens ganā tuvajam stūrim. Ivu izpildījumā. Labuts. Tallis. Jā, nepabeidzu Petro pagājušā sezonas stāstu, tad Armēnijā bija jāskat vārtu gūmi un kļūdās, diemžēl, Tallis, pretbrukums, Labuts izglāb, bet vajag vēlreiz glābt, un tagad jau Rikardiņu tuvajā stūrī. Divatā savu komandu glābj. Kļūdījās Tallis, bet izlīdzēja komandas biedri. Ivu spēcīgi un skāra bumbu vainu Kozlovski vēl Labutu, vai varbūt pat abus divus. Stūrstiens Etual Lavaloas komandai, kurai labs nogrieznis pēc tam, kad es minēju, ka sācies atklātais futbols no vieniem mārtiem uz otriem, tad Laval ļoti labi uzspiež. 3 tādi ļoti nopietni uzbrukumi ir bijuši, kuros visos varēja būt arī vārtu gūmas. Par laimi nav bijis. Pēc Stūrstiens Lavalē. Un Labuts vēlreiz. Skaisti, varbūt pat nevajadzīgi, dramatiski skaisti, bet iespējams, ka vienkārši nokavēja šo sitienu brīdi. Varbūt tāpēc nācās šādi pēc tam reaģēt un glābt savu komandu. Ne, varbūt vienkārši jau bija paguris no iepriekšējām epizodēm. Viņš ka Labuts arī iespējams, ka pirkstus ir izsits, jo kaut kāda sāpju grimas sajā bija redzamas, bet šeit, ka teit ir atguvies. Bet bumba Lavalē joprojām. Bakalī, bet Anas Bakalī, tagad Girio, Ivu, bloķē Kozlovskis, tika līdzi tomēr. Jā, labs spiediens Lavalē. Šis jau tiešām tāds nopietnas spiediens ir bijis. Pirmajā puslaikā arī tā, ka bumbu kontrolēja Lavalē, tomēr nebija tāda masīva spiediena. Visu laiku bīstamiem sitieniem, bīstamām izspēlēm. Šis laikam tāds vieglākais sitiens iepriekšējo kādu 2 minūšu laikā, bet sitienu bijis ļoti daudz Labutam. Šajā nogrieznī vēl viens Stūrstiens Muhudins pie bumbas. Rimkus pretbrukums, Rikardiņu, Rimkus brīvs, Rimkus izglāb markē. Pirmais bezkāriens švaks Vladam sanāca, bet tik un tā pie sitiena viņš tika. Un arī apslavē Rikardiņu piespēli, jo tur nebija viegli liedot šo piespēli starp aizsargiem. Brīvā zoniņa, brīvais kanāliņš bija ļoti šaurs, bet Rikardiņu atrada šo spraugu. Bet Rimkus nesodīja. Pats iesāka pretbrukumu, pats arī varēja noslēgt Kozlovskis. Līdzīgi kā Tallis bumbas zaudē, bet šoreiz gan nesako uzreiz pretrieciens. Drusku iegrūda mugurā, bet Sancens to neparādīja atšķirībā no Brazīlijas portugāļiem, un tāpēc bumba šobrīd pie Kozlovski. Seržiņu atgriezies laukumā, nomainīs viņš Vladu Rimku. Rikardiņu savā laukuma pusē. Kozlovskis jāmaina mala, to viņš arī dara Tallis. Tallis pret Bakalī, Muhudins ar galvu. Girio pret Rikardiņu. Pieslēdzas arī Seržiņu, bet Rikardiņu pats tiek galā. Un atgriežas laukumā arī argentīnieši Vaporaki un Vargas. Joprojām gan Seņs, gan Roškovskis, gan Fogels nav bijuši laukumā. Ja šāda spēle ritēs, droši vien, arī mēs viņus neredzēsim. Joprojām 3-3, 12,5 minūtes līdz šīs spēles beigām. Muhudins. Atpakaļ Muhudinam, bet savāc bumba Girio. Mainās rotē Elmes Rārs ar Anas Bakalī. Turpina bumbu kontrolēt pozicionāli, meklēt atrisinājumu iespējas. Sitiens spēcīgs, bet virsū Labutam. Šeit galvenais bija ieņemt pozīciju. Un nebūtu bumbu papīri. Arī nav mazsvarīgi, jo var arī traumu gūt vārds šādā veidā. Bet, jā, pielika dūris priekšā, bumba lidoja sajā. Starp citu, bet pagūp pielika dūris priekšā Igors. Girio apspēlē Tallisu. Bumba vārtu priekšā, cīņa par to un Vargas. Kārtīgā cīņā. Kārtīgā dienamerikāņu aizsardzības stilā. Šajā divcīņā uzvarēja. Anas Bakalī, Girio.
Nu, kaut kur pa vidu. Šķiet, ka piespēlēja viņš El-Mesrārā un sanāca drīzāk Bakalī. Tagad arī Bilots laukumā, abi divi Bakalī. Brāļu spēlē. Vargas. Nu, bumbas kontrolas ziņā Rīdzniekiem kā laicīgi nav sanācis izcelties. Daži pretuzbrukumi labi ir bijuši, bet bumbas kontrole šeit, ka tomēr iniciatīvu atkal sāk atgūt Lavēles klubs. Mohameds nomaina Anas Bakalī, Girio. Pret Kuzminu. Apspēlē Girio. Bet Vargas ne pirmo reizi ļoti labi izvēlas pozīciju. Nevis iztikpēdā nospēlē, nevis kaut kur reaģē, bet tieši nolasa epizodi, esot tur, kur sekos piespēle. Ārkārtīgi svarīgi īpašība aizsargam lasīt spēli un paredzēt. Nevis reaģēt, bet paredzēt. Laba piespēlē. Baparaki. Baparaki pret El-Mesrāru. Baparaki. Seržiņu. Sitiens bloķēts. Nevis El, bet vienkārši Mohameds. Labots. Baparaki varbūt tagad sanāks pakontrolēt ilgāku laiku bumbu Rīdzniekiem. Seržiņu. Drusku par augstu. Šī piespēle domāts bija ļoti labi. Spēku vairs nav Vargasam atgriezties, bet vajag to darīt. Un Labots. Savāt atlaiku šo bumbu labi nobloķēja pa ceļam Baparaki šo sitienu. Kuzmins nopelna autu pretinieku laukuma pusē. 10 minūtes ar 34 sekundēm vēl palikušas pirmajā, otrajā spēles daļā. Neprojām neizšķirs 3-3 nevienu vārtu šajā puslaikā. Latvijas klubi elites kārtā spēlē 5. reizi un līdz šim bijušas tikai 2 spēles, kurās ir izdevies nezaudēt. Neizšķirts par Serbijas čempionību, Ekonomats 5-5 Nikaram un uzvaru par Kosovas klubu. Fēniks 4-3. 4 reizes elites kārtā iekļuva Nikars. Iepriekšējo reizi pirms 7 gadiem. Vargas prasa stūri, bet nedabū. Tā kā Rīga ir pirmais klubs, kur necauc par Nikaru, kas tiek elites kārtā. Pamatkārtā pirms tam pirmo reizi iekļuva Petrovi, neskait Nikaru, protams. Mohameds. Mohameds atgūst bumbu. Saņem atpakaļ to drīzāk nevis atgūst. Bet tagad bumba pie labi. Daži labi nogriežņi bijuši Lavēles klubam, bet kopumā diezgan līdzvērtīgs. Tomēr otrais puslaiks un kvalitātes ziņā tas man patīk daudz labāk. Kā pirmais Rīgas izpildījumā un otrais noteikumu pārkāpums. Pirmais sods bija diezgan agrs, otrais ilgāk bija jāpagaida, bet vēl minūtes 10 ir palikuši, tā kā vēl var sodu sakrāt. Lutens runā ar tiesnesi, bet, protams, ka tiesnesis vairs nemainīja savu lēmumu. Rikardiņu, Talis, Rimkus un Baparaki laukumā. Lutens bijušais Rikardiņu un Baparaki komandas biedrs. Rikardiņu ir kļuvis par Francijas čempionu. Vienreiz arī otrās divīzijas čempions, tad viņš ir kļuvis, bet vairs Access, nezinu, vai juridiski neeksistē, bet de facto šāda futzāla kluba vairs nav. Lai gan vēl nesen tas spēlēja Čempionu līgas pusfinālā. Tāpat kā nav arī pagājušās sezonas pusfinālistas lielas komandas. Rikardiņu, cikās sitiens, bet tomēr drusku garām. Jā, vairāk esam redzējuši šajā vakarā Rikardiņu, ka piespēlētāji nevis kā sitēja, bet neaizmirsīsim, ka Rikardiņu arī ir labs sitiens. Arī no vidē tāls distances. El-Mesrārs. Lutens. Arī domāts labi, bet atkal nolasīja Baparaki. Šoreiz cits argentīnietis, bet tiešām labalās spēli aizsardzībā. Argentīnieši. Lutens. El-Mesrārs, šeit drusku nevajadzīgs šis papēdīts bija. Bet bumba paliek Lavēles klubam. Lutens. Rikardiņu!
Rikardiņu, 1-1, Rikardiņu un Vārtsargs uzvar arī šajā duelī. 3 labi pretuzbrukumi Rīgai šajā puslaikā ir bijuši. Markē Allaž ir glābis. Jā, nu šī jau bija izcila iespēja izvirzīties vadībā. Seržiņu, Rikardiņu, nu arī Rimkum, protams, arī. Tur varbūt sieviešu pozīcija vairs nebija tik laba, tāpēc, ka drusku sabojāja epizodi ar savu pirmo pieskāju. Nu šeit, protams, ir jāteic tas, ka Rikardiņu bija frontālā sadursmē potenciālā ar Vārtsargu. Šeit tieši viens otram pretī bez kustības ātruma īsti arī nebija ieslīpa skrējienā, tā kā šeit drusku trūka dinamikas šajā epizodē, lai apspēlētu Vārtsargu. Apspēlēt laikam bija grūti, droši vien vienīgais variants bija tiešām ar sitienu pārspēt Vārtsargu, bet tas nesanāca. Bumba Lavālai. Mohameds. Mohameds labi nomet bumbu. Partnerim taiet arī pats sit, bet Rimkus teicam aizsardzībā, bet jāstrādā vēlreiz aizsardzībā, jo bumba Lutēnam. Tā, par ko šeit ir protesti. Laikam Labuta dēļ gribēja, lai spēli aptur Rīgas Soliņš, jo Labuts iepriekšējā epizodē, acīm redzot, bija cietis. Nu, jā, laikam, ka ceļgals sāpīgi uzņēma šo triecienu. 8 minūtes, 8 sekundes vēl palikuši. Protams, būs Lavālai. Dmitrijs Jakovļevs, šīs spēles de facto galvenais treneris. Oficiāli šovakar Vitolda Masaļa asistents. Sezonā reāli viņš ir Artūra Šketo asistents, bet, nu, kā jau minēju, tad, nu, šobrīd diezgan neskaidrs ir status gan Šketovam, gan vispār grūti saprast, kas notiks pēc Čempionlīgas, bet, nu, šobrīd bez Šketova Rīdznieki cīnās 3-3 pārkāpumus, vai būs kārtīta, kad ir jābūt, nu, visdrīzāk, kad zeltenā, jā, jo tomēr bija partneri tuvu un nebija tāds tieši izgājiens. Tā kā visdrīzāk pareizs lēmums, bet starp citu paralēlajā spēlē Maļorka čempionība Palmeri iedzinējas lomā. Pirmā puslaika vidū pret Horvātijas čempioniem. Un šeit trešais sods Lavālai. Tallis apspēlē vienu, un pēc tam Bilals Bakalī ir spiests glābt situāciju. Protams, nekādu jautājumu šeit par sodu nav. Viņš varbūt tikai priecīgs, ka nebūs sarkano, bet, nu, komandas biedri šeit bija blakus, līdz ar to drīzāk arī nevajadzēja būt sarkanai kartītēm. Bet ir labs standarts Rīgai, jau arī trešais sods. Citu Maļorkā jau 2-0. Palma deg, vai ugunsdzēsēji atbrauks un nodzēsīs. Bet, nu, tiešām pirmā spēļu kārta elites raundā ir ļoti, ļoti interesanti. Bet šobrīd svarīgākie notikumi Jelgavā. Vaporaki, Rikardiņu potenciāli pie bumbas, ko izdomās. Rīgas jaunpienācēji. Vaporaki atstāja bumbu Rikardiņu, Rikardiņu ieskrienas, Rikardiņu Seržiņu, nu nesanāk tomēr šī bumbas apstrāde, un arī šī, ka pati piespēle nebija gluži tāda, kādu bija galvā iecerējis Rikardiņu. Lai arī potenciāli precīzi, protams, statistikā uzskaitot tā būtu precīzi piespēle, bet kaut ko nesapratās tomēr savā starpā. Un šo standartu iznieko Rīga. 7,5 minūtes vēl līdz spēles beigām. Seržiņu gribēja skaisti apsnāca pētniekam, iedot piespēli. Nepareizi sakot, atstāt bumbu. Bilals Bakalī. Projām Bilals pie bumbas. Mohameds, 2 vārtu autors, sit garām. Bet labā pozīcijā bija nokļūs Mohameds, Francijas izlases kapteinis. Lūk, iepriekšējā epizode, kur Labuts bumbu atvairīja. Rikardiņu, labi saspēlē Tallis un Rikardiņu. Nu, protams, Rikardiņu kreisā kāja. Labā kāja, nezinu, pat staigāšanai ir domāta, bet kreisā dara pilnīgi visu. Tāpēc kaut kādās epizodēs viņš ļoti viegli lasāms. Nu, šeit, protams, ka galvenais bija kreiso kāju nosekt. Tālāk jau vienkārši savākt bumbu. Rikardiņu. Fonā arī redzat reklāmu par to, ka Latvija un Lietuva apvienojas. Sestdien būtu jābūt lēmumam. Hamburgas sēdē, izpildu komiteja sēdē Tallis!
Talis sitiens gan pagalam nesanāca cīņā ar Muhodinu, tā kā Muhodinu varam pastāvēt, tad Talis gan prasīja stūri, bet šobrīd 3-4 aizsardzībā jāstrādā Rīgai. Vargas kārtējo reizi aizsardzībā spēlē Dilans. Talis nokritis zemē, apturēs uz šim spēli tiesneši. Arī Muhodins pats izsit auto, tā kā Talis šobrīd ir uz zemes. Grūti pateikt, vai vienkārši pārguruma dēļ, vai kaut kur tomēr pagrieza pa ceļam. 6,5 minūtes. Šobrīd svarīgi gatavi pavām divām komandām, bet svarīgi arī, lai Talisam viss būtu kārtībā ar veselību. Ļoti svarīga figūra Rīgas komandā. Šodien, protams, ka šaurā rotācijā katra figūra ir ļoti svarīga. Leģionāri iznes milzīgi, protams, darba daļu. Tagad arī Kozlovski un Rimko. Kozlovski, es vispār jau labu laiciņu esam redzējuši laukumā. Vlads vismaz bija izgājis tajā, tieši Artjums nomaina Talisu. Vlads vēl nesen bija uz nomaiņu. Tagad Kozlovskis gan ir izgājis Talis vietā, 6,5 minūtes līdz spēles beigām. Atšķirībā no futzāla playoffiem, protams, ka šeit neizšķirs drīz būt. Šis ir grupu turnīrs. Atdos bumbu rīdznieki. Vargas sit bumbu markē virzienā. Pie bumbas francūži. Girjo, Muhodins. Napolis. Ivu, Muhodins. Girjo. Tad kā arī Lavāls klubs pietaupa savus spēcīgākos vīrus. Viss svarīgāk, ja nogriezam šajā vakarā, no šiem pēdējām minūtēm 4 kādām, to bija pie bumbas Girjo. Rikardiņo aizsardzībā. Žiņu rāda, ka Kozlovskim jābūt tuvāk. Napolisam. Girjo. Muhodins. Partneri atrada, bet izspiež viņu Kozlovskis ar Rikardiņu no sitienu pozīcijas. Girjo rāda, ka arī burtiskā nozīmē viņš ir stumts mugurā. Sānots, Lavēlai, sitiens Muhodinam. Vargas ir viens pretīgi laukuma pusē, bet bumba šobrīd nav pie labutu, tā kā to izmantot nevarēja, un tagad jau Vargas, protams, ka vairs nav viens. Bet tomēr Vargas tieši meklē labuts un arī atrod Vargas atpakaļ Seržiņu. Atceramies arī, ka nav minūtes pārtraukuma ņemt šajā puslaikā, tā kā abiem diviem treneriem tāda iespēja būs, ja viņi to gribēs darīt. Seržiņu. Vargas. Savā laukuma pusē pagaidām tas viss notiek. Rikardiņu. Vargas jau atrod. Sānu līnijas jau Dilans. Dilans Seržiņu. Šoreiz gan piespēle neiziet līdz brazilietiem, bet bumba paliek Rīgai. Kozlovskis. Sānauts Rīgai. Rikardiņu šeit, ka to izpildīs, bet Kozlovskis laukumā paliek. Gatavojas gan arī Vaporaki jau agresijas laukumā. Kādā no nākamajām epizodēm glābi markē pēc Rikardiņu tālsien. Protams, ka labi redzēju, droši vien kā siniem brīdi. Futzālā Vācikam tā ir līdzīgi kā hokejā, droši vien ārkārtīgi svarīgi tieši siniem brīdi labi redzēt. Jo, ja tu aizsagaisi kaut kur tā bumba var tik strauji tavā virzienā parādīties, ka pēc tam jau norēģēt būs diezgan sarežģīti. Seržiņu mainās un Vaporaki atpakaļ laukumā, bet bumba Lavālē 5 minūtes 6 sekundes līdz spēles beigām. Rītdien Rīgai pret Itālijas klubu jāspēlē. Itālijas klubām būs par dažām stundām lielākā telpas, starp citu, bet šobrīd tad vai būs ļoti izšķirošs faktors. Rikardiņu sit pa savu soliņu, prasa rikošetu, bet tomēr bumba paliks Lavālē jau gandrīz 5 minūtes. Vairs tikai palikušas, mazāk par 5 minūtēm. Šajā spēlē, kurā drusciņi labāk ir spēlējusi Francijas komanda, bet kopumā diezgan līdzvērtīgs. Paskats laukumā un šobrīd arī uz tablo. 3-3 joprojām. Napolējs labuts. Atvairīja šo bumbu, kamēr vēl kāpās atpakaļ. Nebija līdz galam atguvis savu pozīciju uz vārtu līnijas, bet ar to bija tik un tā pietiekami. Neatvairīt. Un vēl viens tālsitiens. Šeit nebija rikušet, manuprāt. Nezinu, kāpēc Ivo prasīja šeit stūri. Manuprāt, ka nebija. Vismaz no mana leņķa izskatījās, ka nebija. Vargas. Rīgas fani atbalsta.
Rikardiņu, Kozlovskis pakrīt pie savu sulokuma, bet Rikardiņu saglabā bumbu. Rikardiņu skrien priekš, šeit Markē gan būs pirmais. Un aptur šo potenciālo pretuzbrukumu Rīgai. 4,5 minūtes. Tallis atgriezies Kozlovski vietā. Un šāds četrnieks, varbūt Seržiņo varētu atgriezties, bet pieļauju, ka šāds četrnieks arī varētu nospēlēt maču līdz beigām. Vai arī tomēr Kuzmins ar Rimku gan šobrīd ir piecēlušies kājas, tā kā varbūt uz īsu nomaiņu tomēr arī viņus vēl izlaidīs. Vargas, bet spēles kulminācija ir sākusies. Vargas pie bumbas. Atpakaļ Rikardiņu. Tallis. Projām Brazīlietis. Rikardiņu. Vaporaki. 1-1. Rikardiņu. Iespiests Lavāls klubs ir atsardzības zonā, bet pagaidām tomēr patālu no saviem vārtiem. Bez tieši apdraudējumu pagaidām rīdznieki bumbu kontrolē Rikardiņu. Vaporaki. Rotē pozīcijas. Šeit ne līdz galam, laikam, bija izdomājis, ko grib darīt. Kiki no šī piespēle, kādu viņš to bija izdomājis, bija ļoti sarežģīti izpildām. Markē vairākas reizes ļoti labi glāba savu komandu šajā puslaikā. Jā, Rimkus ar Kuzminu iziet tomēr laukumā. Tā kā redzēsim, cik ilgi būs šī nomaiņa, bet tomēr acīm redzot leģionāri ir pagurušo ilgu laiku. Viņi spēlē laukumā. Īpaši otrajā puslaikā gar vārtiem sita Mohameds. Un pieprasījis Dmitrijs Sakaļos ir minūtes pārtraukumu. Ja šī būtu trešā kārta un būtu skaidrāka situācija tabulā, varbūt pat arī otrajā kārtā, ja būtu jau kaut kāda pavērstiena tabulā, iespējams, kādu komandu šobrīd ņemtu nost vārdsargu. Bet pirmajā kārtā, pirmajā vakarā pie 3-3 tas diezin vai notiks, lai gan ir redzēt visādi brīnumi. Piemēram, tas pats Arturs Šketos savulaik Latvijas klasikā finālsērijā pagarinājumā pie neizšķirtas starp Rabu un Nikaru. Tie neizšķirti uzsver. Noņēma vārdsargu, tas beigās maksāja zaudējumu tajā spēlē. Bet reizēm notiek arī tādi salīdzinoši brīnumi. Moja. Lavāls kluba galvenais treneris, sporta direktors arī vienā personā. Bet pie kluba stūris viņš stājās pirmoreiz jau 2015. gadā. Bet šeit mēs redzam minūtes pārtraukumā, ka Rikardiņu, tas, kurš galvenais šoreiz runā. Un Moja. Kādu kombināciju uzzīmē. Tagad pie bumbas gan būs rīdznieki. Minūtes pārtraukumu drīz ņem tikai tad, kad bumba ir ārpus laukuma, bumba ir tev. Labuts pie bumbas. 3,5 minūtes. Spēles kulminācija. Neveiksmīgi tālā piespēle. Rimkus, Kuzmins, Tallis un Vaporaki šobrīd laukumā Rīgē. Bilals Bakalī, Mohameds, Lutēns un Elmesrārs laukumā Lavālē bloķē sitienu Vaporaki. Lutēns, bet pie bumbas Mohameds. Ar galvu Tallis nospēlē, bet bumba paliek. Gribētu teikt viesiem, bet šīs spēles oficiālie viesi rīdznieki. Nomināli mājiņieci pirmajā spēlē ir Sanceņš komanda, iespējams arī tāpēc pelēkos formas darbos ir rīdznieki. Nevis savos klasiskajos gaižu zilajos, lai gan lielā futbola komanda arī bieži vien Eirokosos izvēlas negluži savus ierastos mājas tērpus kā pirmo formu, bet Labuts izglāb, jā, šī bija ļoti sarežģīta epizode. Atlets bumba 6,5 metrus pretī vārtiem. Ārpus pozīcijas bija gan aizsargi, gan Labuts, bet tomēr iestrēgs bumba burzmā. Un Labuts savu komandu izglāba. Svarīgā epizodē, bet vēlreiz brīvā pozīcijā tieši pretī vārtiem ir Mohameds. Šoreiz gan vismaz redzēja labi sienu brīdi un ciens arī īsti nesanāca nolūza Mohamedam. Vlads Rimkus jūs ekrānos. Muhadins. Mohameds. Starp citu vārdsargu gan tomēr ņems nost. Vismaz grib ņemt nost Lavāls komanda. Tā kā tas varbūt arī kaut ko pasaka par to, kā novērtē savus pretiniekus. Uzskata, ka šī spēle ir uzvarama.
uzvar, jo īpaši arī droši vien tagad Barcelonas nešķirt skatoties, bet tieši Lavāli tā, kas paņem vārdsargu nost 2 minūtes, apmēram 15 sekundes līdz spēles beigām. Napoles izgājis laukumā kā 5. laukuma spēlētājs. Muhodins pie bumbas un aizstāvas Rīgai leģionāri ar Labutu. Talis, Vargas, Vaparaki un Rikardiņu. Muhodins Napolesam, Mohameds, Napoles, Muhodins. Tā arī ir labi iespēja paturot bumbas pa tukšiem vārtiem, bet bumbu no sākuma ir jāpārtver. Mohameds, Napoles, Bakalī, Bilals Bakalī. Apspēlē, vai tiks viena pozīcijā. Pagaidām netiek, atgūst, gandrīz atgūst bumbu Vargas. Ja būtu atguvis, vārti būtu bijuši tukši. Bet jāstrādā aizsardzībā. Labuts steidzās un nepagūst noņemt vārdsargu, bet Rikardiņu arī sit drusku par vāju. Mohameds garākais spēlētājs, lai gan varbūt Muhodins ir drusku garāks, nezinu. Atgriež aizsardzībā Mohameds, Labuts, Mohameds, vārti tukši, bet bumba ir pie gala līnijas un tikai stūris. Lavālai epizode, kurā varēja būt abām divām komandām īstumā gan ļoti labi, gan ļoti slikti. Šeit Labuts izglābi, bet potenciāli atstāja bumbu spēlē, bet tāpēc ir vajadzīgs Kiki Vaparaki ir laukumā. 3-3. 69 sekundes. Līdz spēles beigām. Muhodins pie bumbas, Stūrstiens, Sancenčen. Mazā telpa abām divām komandām. Nevienu pārkāpumu Rīgai nav, tā kā, ja kādā epizodē iekrīt, ir iespēja arī noteikumus pārkāpt. Arī Lavālai vairs netraud. Drīzāk šajā mačā desmitnieks. Tā tas bija pirmajā puslaikā. Bilals Bakalī, Mohameds, Bilals, Muhodins. Pēdējā minūte šajā spēlē sākusies. Muhodins, Bilals Bakalī, nepārtver bumbu. Sitiens un tomēr vārti. Tālajā stūrī trāpa Elmes Rārs. 4-3, tomēr Lavālas klubs laikam jau izrāja uzvaru. Jakauļos jau minūtes pārtraukumu bija pieprasīts, tā kā šobrīd nevar prasīt minūtes pārtraukumu, jau uzreiz ir jāmēģina ņemt nost vārdsargu, to arī dara Reiga Seržiņu uzvilc skrekliņu. 51,5 sekundes vēl palikušas. Jā, ļoti bēdīgs veids, kā šeit ielaist, jo arī šāds sitiens elites kārtā droši vien, ka ir jāņem. Arī aizsargam, arī vārdsargam. Rikardiņu arī bija pārāk tālu, iespējams, ka bija jābūt vēl kādam spēlētājiem tur tūmā. Tā šobrīd nav svarīgi, uz tablo ir 3-4 un Lavālas klubam vārdsarga ņemšana šāds risks, ka nešķita attaisnojas vismaz šobrīd. Vaparaki. Vargas. Vārtī! Vargas! 14 aptuveni sekundes bija vadībā Lavālas klubs šajā brīdī. Un arī šie ir vārti, kurus Lavālas klubs negribētu ielaist. Arī šie vārti tādi, savdabīgi. Tālajās arī trāpīja Vargas. Vargasam otrie vārti Čempionlīgā. Skatāmies vēlreiz. Šeit kā aizskāra pat bumbu vārdsargs, bet jā, ar kāju aizskāra Seržiņu vēl bija gatavs pielabot, pie tālā staba nebija vajadzības, jo Vargas iesta pats. Un Lavālas klubs gan tā ņēma minūtes pārtraukumu, Lavālas klubam vēl bija palikusi minūte un 37 sekundes līdz spēles beigām. Visdrīzāk, ka varētu atkal spēlēt 5. Jāreiz ņem minūti. Tas laikam pats ir tiešām to, ka Lavālas klubs uzskata, ka Rīgas komanda ir tā, pret kuru ir jāņem 3 punkti, ja grib tikt fināla četrniekā. Bārsas šodien iedeva kļūdas iespēju, bet Lavālas klubs grib kļūt par līderi jau pēc pirmās kārtas. Un tas dotu tiešām strateģiski labas iespējas rītdien spēlēt pret Bārsu, jo tad nešķiet zerēt, jo Lavālas klubam Bārsai būtu obligāti jāuzvar. 37,1 sekunde vēl palikušas, 4-4 uz tablo. Jā, tieši tā, 5. protams, ka spēlēs Lavālas klubs, Napoles vārdsarga Krekliņu laukumā. Aizstāvas joprojām Rikardiņu, Vaparaki, Talis un Vargas. Tomēr Seržiņu laikam ieskatīts vārtu gūmas, manuprāt, tomēr Vargas iesta, bet labi. Tās jau ir detaļas, netik svarīgas detaļas šobrīd.
Pusminūte, jau mazāk par pusminūti. Napolēs bloķēts sitiens, paliks bumba lavālai. 23 sekundes palikušas. Napolēs šoreiz daudz tuvāk Rikardiņu spēlē. Un kļūdās, izspēle nomainās, gan Māceks līdz ar to nebūs iespējas izspēlēt uz tukšiem vārtiem. Paparākī! Muhudīns, pretuzbrukums Lavālai, aptur bez pārkāpuma, aptur Tallis, izpratiens Tallis! Tallis vārtī! 6,6 sekundes līdz spēles beigām. Tallis iesit abu puslaiku pēdējās sekundēs. Un šobrīd pirmo reizi šajā vakarā vadībā ir Rīga. Pirmo reizi vadībā arī šīs grupas tabulā. Tallis skrēja pretuzbrukumā Lavāla. Tallis riskēja, apturēja pretuzbrukumu un pats arī iesita. Kas par epizodi, kas par pēdējo minūti šajā spēlē? Izcila galotne, bet vēl spēle nav galā. 6,6 sekundes vēl ir. Apturēja Tallis bez pārkāpuma. Pēdējās sekundes. Muhudīnas ir viens bloķēts, Sānu auts. 0,8 sekundes. Tam gan laikam jau būtu jābūt visam, bet vēl varbūt var mēģināt paspēt. Vienkārši uzsist ar autu pa vārtsargu un cerēt, ka vārtsargs iesat savos vārtos. Cita varianta laikam šeit īsti vairs nav un 5-4. Sveicam Rīgu ar uzvaru elites kārtas pirmajā spēlē un Rīga pēc pirmā vakara ir grupas vadībā. Barsa izlaida savu uzvaru 2-2 pret Čitadi Eboli komandu un Rīga, pateicoties Tallisa vārtu gūmam, otrajam vārtu gūmam, abas divas vārtus viņš iesta puslaiku pēdējās sekundēs, izrāja 5-4. Latvijas telfutbolam šī ir otrā uzvara elites kārtas vēsturē. Mikars pirms 7 gadiem uzvarēja Kosovas klubu. Tagad Rīga uzvar Francijas čempionu vienību ar budžetu 1,3 miljoniem eiro šajā sezonai. Ar Marokas un Francijas lases līderiem, tā kā liels notikums Rīgas klubam un smaida pat RFS galvenais treneris Vasko Vujovičs, un viņš arī Latvijas lases galvenais treneris, droši vien arī tāpēc. Bet tiešām liels vakars, bet cerams, ka tas nebūs vienīgais vakars šajā nedēļā, kurā mēs varēsim līksmot un svinēt uzvaru. 5-4 Rīga uzvar Etoile Lavaloise, jeb Lavālas zvaigznes, un jau rīt vakar 6:30 spēlēs pret Itālijas čempionu vienību, kurai pagājušajā gadā zaudēja, bet toreiz zaudēja pilnīgi citā sastāvā spēlējot. Gribētu pat teikt, ka varbūt mazi favorīti jau rītdien būs Rīga šajā konkrētajā spēlē, bet, protams, joprojām Barsa ir Barsa sestdienas vakarā, bet jāiet soli pa solim. Rītdien 4 Barsa pret Lavālu un 7 vakarā TV4 sports.com tiešraidē Rīgā pret Čitadi Eboli. Tiekamies rītvakar šajā vakarā. Agris Soeza saka jums paldies par šīm emocijām un tiekamies pavisam drīz. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Domina Shopping, lai sanāk pārspēt sevi. 6 sporta veikali, 61 apģērbu un atkavu veikals, 17 kafēnīcas un restorāni, 27 veikali bērniem un 16 veikali skaistumam, 22 mājas preču veikali, kā arī 32 dažādi pakalpojumi un lielākais iekštelpu izklaides centrs. Domina. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jusk? Jusk. Iepazīsti Jusk no jauna. Kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Jusk.
Thank you.